klausies. Sister 123. Sister 123. Aiziet. Man sāc rozās eicis, viņš bija īsās. Vai māk uzvalsts čības. Tur sals arī kājas. Man liekas, šīs sportiski, mans līgaus čības, viņas tādas maziņas, nevis čības, bet zeķis. Fuck. Man gan normāls krāsas ir pelēk un oranžs. To bļā, tev ir saskaņots ar Simim čībām. ir perfekts matching krāsas. Tas ir būs matching, jo ķipa melns. Sister 123. Tā ir oranžs. Biks ir sarkans, bet ir tāds tā kā varbūt uz oranžu pustons. Biks ir tas saltiņš, ķipa red, orange. Jā. Sarkanais apelsīns. Sarkan oranžīgs. Jā. Pelēks džempers un zeķi ir kombinācijas starp abām. To sauc par krāsu. Lejerošana iespējams. Mums ir feedcheck, kādā veiklā tava augšņi, cik maksā? Šis, man liekas, ir no Stockman. Strākajās dienās vai 20 eiro. Ne, bet šo, man liekas, man uzdāvinās. 20 eiro Stockmanā. Tas ir tā kā lēt baigi būt. Man liekas, tur dārgāk būs. Man lielākoties drēbes ir tā kā ļoti vecas. Pirms inflācijas cenas var teikt jaunās. Bet reāli man visi fīti ir tā kā kaut kad pēc vidusskolas, kad es izdomāju sākt ģērbties, un tad es ķipa biju like, jā, tagad man ir stils, un tad es ar vecākiem kaut kur gāju, sapirku drēbes, un kopš reāli tā laika man pietiek ar to, ka man uzdāvina kaut kāds krāklis dzimšanas dienās. Tev ir iekrājumi drēbju. Biks no fana gan jau slēpošanai. Šis var dārgs būt. Ne? Viņas varētu būt kaut kur virs 50 zem 100. Īvai taukāt. Ko tas notiek? Tā, ok. Treniņu bikses Maxima, 12 eiro. H&M zeķes, droši vien kādu 5 eiro. Šitais te no borda. Man nav krekls. Šitais no borda uz atlaidēm Levi's kaut kādiem 60 eiro. Nē, Volkom jaka. Es domāju, Levi's, man liekas, viņš džīns tikai taisa. Nē, Levi's taisa foršas pūkainas jakas, man tā otra pūkainā jaka, viņa no Levi's. Tu nesāt viņu tagad? Kas tad? Tu nesāt šajos ģeopolitiskos laikos Levi's? Žīda kompānija. Žīda kompānija. Latviešu žīds uztaisīja. Jā, pareizi, jā. Es atbalstu Izraēlu. Bija jau tā filma, ka tas Harry Potter tēlo, viņš tēloja nacistu. Zini to filmu? Jā. Tur bija, kad viņš bija kā slepni policists, kā viņš mēģināja iejusties. Tad viņš atkās nacistiem. Un jau sākumā visi iet, viņi pasāst viņu tādu, ko tev žīdu bikses. Ko? Ķipa Levi's, mēs visi kā nacis zinām, ķipa Levi's ir žīdu bikses, mēs nemalkam, ķipa. Viņš fuck, ķipa, bļā, man kāds atdeva, es pat nezinu, ķipa, vidās, ne tikai gan ieket, kad, ķipa. Viņam vajadzēja pateikt, viņš kādam žīdam nozag viņus. Māksim, moško tādu pateicis, nezinu, bet es biju tā inšī, ka, ķipa, tu negaidīji, ķipa, bļā, kāds arī zināt, kad Levi's ir žīdu bikses, tad, bļā, mēs nemalkam, tas ļoti aizdomīgi. Tas pats prikals ir, es redzēju, ko cilvēku runā, ka viņam, teiksim, kaut kāds tur kurai čiksē kaut kāds boyfriends ir super normijas, kas nesako vispār tam, kas notiek mēdījos. Un viņš ķipa satiekas ar kaut kādiem čomiem, kas zina tā kā labējie ir Amerikā. Un viņš atnes kaut kāds Bud Lights, un viņiem ir tāds ķipa, tu vēl projām to sūdu dzer, ķipa. Jā, ja neskolā īsti, tad tas vienkārši pēkšņi visi ienīst. To aliņu, ko mēs laikā apājam tāds, kāpēc. Ja stāsti tā stulbi izklausās, bet ķipa mēs vairs nedzirdam tāds labi. Jā, varbūt jāsāk atbalstīt Izraēlu. Liekas, ka visi ir tādi nostājušies, bet viņiem varbūt tieši tagad ir jāizsāk. Jā. Kur ja tu esi ebrejs iekomentējis, ielaikoši, nezinu. Ir tas kaut kāds prikals, ka, man liekas, Amerikā kaut kāds protests organizē, kur ķipa samaksājot parādies, kas Izraēlu atbalsta. Bet man liekas, ka Latvijā tas vidējais ir tomēr Izraēlas pusē, ka nav neviens nemaksā, ķipa viņam jau pietiek ar mūsu vējiem. Domā, jā. Man liekas, ka jā. Tā varētu būt droši vien, jā. Mums nav, teiksim, kaut kāda musulmaņu minoritāte īsti, kas tā kā ir pamatīgi Palestīnas pusē. Mums arī jaunieši, ķipa, Indiešiem Putins patīk. Putins patīk, jā. Jā, tas ir fakts, jā. Mums ir, lai gan es nezinu, kas pakistāniešiem gan štātā... Viņi musulmaņi, jā. Jā, viņiem Palestīna patīk. Jā, indiešiem viņiem patīk Hitlers, Putins. Viņiem tāds, viņi prikolīgi ir. Viņiem patīk spēcīgi balti līderi. Jā. Viņi vienkārši mīl.
Slavens, viņam patīk visi tā kā slaveni balti cilvēki, tas, kas Wolf of Wall Street, visiem mīļākā indiešiem. Gandhi arī rakstīja Hitleram, viņš Hitleram rakstīja, mans mīļais draugs. Jā, tas ir actual fact, jā, viņš rakstīja Hitleram, jo viņš bija, protams, ar savu kustību pret Brītu imperiālismu un Brītu Indijas okupāciju. Jā. Un tad, kad tas viss sākās, pirms sākās holokausts, tā vienkārši bija nesaskaņas Eiropā un kaut kādi tur interešu konflikti, un tad tā kā Vācija jau bija nostājusies, un tā kā arī pēc Pirmā pasaules kara pēc Britiem, un tad viņš redzēja kaut kādu līdzību viņu struggles, bet lai tā kā viņi pilnīgi nenomelnot, tā kā viņš sāka darīt tur sūdus un kaut ko iekrot, tad Gandhi rakstīja, I know this isn't you, tā prikla viņam bija tāds. Tā kā es gribu tevi atbalstīt, bet vecīt, es nevaru šo atbalstīt. Man cepīja viss tas indo-eiropiešu sūds, bet tā kā šitas ir pat tālu. Jā, un bija tas prikals, ka šitas te Gebels, viņš nāsāja apkārt to hindu svēttekstu Rigivēdas, vai kā viņi sauc, kur par to visu Kali Jugu un vispārējo ir. Jā. Vajadzētu kādu dienu šo lore eksplorēt, bišķi vairāk. Man vienmēr zina par to indo-eiropiešu, tam pasakām visu to, bet varētu būt interesanti. Jau tas ir deep dive. Viņi, tā kā cilvēki dažreiz sāk salīdzina tur kaut kāds, kas ir bijuši sliktākie cilvēki pēc reliģijas, un tur kaut kāds, kam ir vislielākais nogalināto skaits, un tad kaut kāds Staļins ir topā, ateists Staļins, un tad ir Hitlers, kristietis, bet tas čīsti nav pareizi. Viņiem tas besija ārā, un viņi ritīgi gribēja atbrīvot Vāciju no kristietības un atrast kaut to ezotērisko indo-āriešu mītu un vispārējo. Viņš vienkārši vēlējās ieņemt valsts, tas bija viss. Viņam bija pohuļ par kādām, viņš ieņēma, viņš kļuva pie vairs. Viņš ielika kaut kādu čalu kā bankas galveno. Tas bankas galvenos atnāk, kāds mums plāns tagad. Man vienalga, es ieliku tev, tu pīsies savām jobanajām bankām, es vienkārši pie kārtas nāku, es skatos, ko es ieņemšu un kāpāšu, man pilnīgi vienalga, ka viņš ļāva, viņš pat nenāca pie manis neko jautāt, man vienalga. Viņiem bija izveidota kaut kāda speciālais arheoloģiskais institūts, ka mērķis bija atrast pierādījumus par to visu seno āriešu civilizāciju, un Hitleram bija tāds, grauds sirdī par to, ka viņš bija nesaprašanā, Ja ārieši un vācieši, ģermāņi ir tik daudz labāki par visiem pārējiem, nāfīgi tad bija Roma un Grieķija, kamēr mēs kaut kādos tajos ciematiņos dzīvojām. Un viņš izštukoja to, ka kaut kādi pirmie vācieši, ka viņi aizceļoja uz Romu un Grieķiju, un viņi uzsāka to civilizāciju. Tas līdzīgi kā tie melnie, kas saka, ka Šekspīrs bija melnādainis, ka viss bija melnie. Šreks bija melnais? Nē, Šreks ir low-key, jā. Ezelīts melnais. Viņš toši bija melnais. Jā, viņš definitīvi bija melnais. Zini, tie Black Hebrews. Viņš dabūja BBW arī, Kas tā? Viņš dabūja BBW arī. Jā, beigās. Kas ir BBW? Big Booty? Vai? Kaut kas tāds, jā. BBW? Jā. Big Black Woman? Big, varbūt arī tas. Varētu būt arī tas. Būtu, es zinu, ka Big Čīsti tur ir viens no bēgļiem. Kāds kūmeris zinās, Cīsti 1, 2, 3 Telegram grupā viņš izlabās noteikti. Jā. Bija šī, es biju nedaudz vīlēs mūsu Cīstas klausītājs. Tajā čatā kaut kāds viens čalis par to. Zini to šovu, kas tagad iet? Būs vai nebūs? Jā, un tu viens, kas mūsiem tagad mēģinās sameklēt tā sievietei tēvu, kam aizsūtīt viņas kalafototās. Viņš laikam teica, ka viņš jokojās. Tad labi, Jānis, tā nedarīt. Jā, tā nevajag darīt, nevajag tēvu sāpināt noteikti. Es pazīstu viņas ģimeni, es aizsūtīšu tāds. Viņai tā domā, bet viņš nezina, domā, viņai nav kāds kolēģis darbā tāds, bet tā meita. Viņai tā jau nav viegli. Ziema vēl laukā augsts. Pirmais viņš ķipi jau ir tā kā uzsējis virvi, aplicis ap kaklu, pārdomājis, noņēmis nost, un tad viņam atnāk tā īziņa. Jā, domāju, telefonu, ja man tuvākajās 5 minūtēs kāds uzzvanīs, un vienkārši pajautās, kā es jūtos. Tad es nepagāšu. Atnāk ziņa tāds, bļēdi, viss būtu kājās pirms minūtes. Jo pakaļ, viņš šodien sēriju meita atkal mauko. Tagad televīzijā. Jau nepietika, jau nepietika tas viss, Tagad vēl viss Latvijas priekšā, Plus viņa pēdējā epizodē mēģināja koļīties čalim, kam bija tā kā pohuj. Viņš arī man patīk, ka čalis piepisās un beigās sasniedz, kas īsti tā kā viņš ir, ka jauniešiem tā kā alkohola pakāpe, ko es nezināju.
ja tu māks piepasies, tāds tikai angliski runā. Tikai angliski atbildēt, girls, I don't give a shit about them. I'm loyal, but I know these Jā, kāpēc viņš rādam angliski sāk runāt? Tāpēc, ka viņš vienkārši Andrew Tate TikTok skatās, un tu viņam viss tas ķipa attieksmes vienkārši iesēž iekšā, tā kā fuck bitches, get money, ķipa, tas viņam ir apakšējos smadzeņu slāņos ierakstīts iekšā. Tas blackoutā tev smadzeņu funkcijas lēnām izslēdzās, tev paliek tikai elpošana. Kad tu iet kājām uz gultai pavēmt, un ķipa daži teikumi no pēdējiem YouTube shortiem, ko tu skaties. Bros over hose, visu šos tā. Jā, mūsu tā Telegram grupa kā pārvērsies par būs vai nebūs kaut kādu, nezinu. Expose, jā. Tur visu laiku cilvēki liek video, kur bija pirmais video, kur foto, I guess, vai ne, tas bija video, kur Deivids ir izdrubījis. Pelnīt, es nezinu, kas notiek, bet absolūti noteikti viņš bija pelnīt, jā. Es pats nesos, bet man draudzim visu laiku atstās. Deivids ir tas, kas visu laiku seksuāli kaut kā uzmāc. Viņš ir šova izvarotājs. Viņš ir tagad vietējais ciemu izvarotājs. Visās ciemos ir tas, kas balīdēs, iet izvarot meitenes. Mums bija Kuldīgā viens tāds, kas vienkārši, ka pirtī kādu meiteni aizmēģināšu, viņš iet klāt un vēl biks nost un bāžu priekš. Viņš tādā veidā beigās sanklēs ar meiteni. Mums bija Kuldīgā viens tāds, jā. Viņš bija bišķi jaunāks, tas bija jau Rīgā, bet pa viņi tas, jā, šis tagad tas, kas pietīs. Tas ir pietīs, ka viņš tiešām tagad sagaida, ka viņš pilnībā aizmigus, un tā lien blakus un čamdās, un beigās viņš samklēs jau meiteni tā tagad. Viņa dēls gan jau šos, kā tu dabūji meiteni, šos, man akauns no viņiem, es pagaidu, ka viņa aizmiega. Tad daudz vieglāk. Jā, viņi tad samiegojasies, tas tā kā judgments. Man liekas, svarīgi atcerēties ir tas, ka tā nav vienkārši kaut kāda vidusskolas ballīte, kur pagadījušās kameras to veido producenti, kas ir atbildīgi par cilvēku drošību. Un fakts, ka tur kaut kāds meiteņu izvarotājs bumbulē apkārt. Es pirmā sērija bija ļoti tā kā smieklīga, forša, man bija labas emocijas no viņas tāds, nevar sagaidīt nākamā sērija. Un tad otrā sērija bija straight up disturbing. Bailīgi, viņa tāda bailīgi. Burtiski bailīgi. Tā parastā sērija jau bija tāda bišku sektās, ko viņš tā kā visu laiku. Un tas sākās vakar tusiņš. Un viss, kas tur bija, viņš vienkārši iet un visam vērtībā grāvs. Tā kā viņi tādu nedara tā, ķipa, viņš tāds atkal, ķipa. Viņš paliek dusmīgs, viņš tādu, beidz man čamdīties šos. Kas tev ir? Kas tev ir, ķipa? Kas tev nebija? Gribējuši samdīšos. Tā ir tava vaina, ka tev nepatīk tas. Viņš visi tie teksti tik bailīgi, ķipa. Jā, burtiski viss par kaut kādu, tā kā, nezinu, Amerikas kaut kādi social justice warriors, tā kā būtu pret, tā kā viņš ir pilnīgs, tā kā. Viņš ir pat kādos 70. gados. Jā, viņš ir tāds, mēs knapi ļaujam melniem cilvēkiem autobusā sēdēt. Bet šitā nevar tā kļūt sievietēm. Viņas nevar balsot, bet tu nevar guļošā iet klāt. Pat viņi būtu apjēguši. Tagad vispār. Es gribētu redzēt TV šovu, kas būtu principā līdzīgi kā zina, kad Tarzāns tajā filmā, ka viņš atnāca uz sabiedrību, uz civilizāciju un nezināja, ko darīt, nemācēja iejusties. Es gribētu redzēt, kā kaut kādu tādu tipu lauku džeku aizsūt uz kaut kādu Amerikas to woke universitāti, NYU. Kalifornija, Irvine universitāti. Kur viņam kaut kāda melnā profesora, un viņam jādēlējas kaut kādiem microaggressions, viņš pat, Jā, vienkārši, ja tu pabeidz to 1 gadu, ar vismaz jebkādām atzīmēm, tad dabū 1 miljonu, bet tu nevari tikt izmest gadu laikā. Bet tev var būt maksimālais 2 sūdzības, ja 3. sūdzība par tevi, un 1 miljons, tas būtu Deivids, Kalifornija, Berkeleyā vai kaut kur mācās. Un ģip vēl kaut kāds 500,000 bonus, ja viņam draugu grupa ir pārsvarā ne Baltie vai kaut kas tāds. Vienkārši pirmajā lekcijā tāds. Why can't I say nigga? I don't mean it in a bad way. If I sing to a song, that's mission failed. 6. minūtē. Kā Latvijā kaut kāda bāķa aizsūtīts kluso centru, tā kā lai viņš kaut herbāriju tusu kaut kāds. Man čoms stāstīja, ka viņam ir viens čoms, kas ir tāds ritīgais arī, tāds mazpilsētas čūvaks, kam visi geji un visi pārējais ritīgi besī, un viņi aizgājis kaut kādu Rīgas klubu, vai arī kaut kur ārzemēs, vai kaut kur, bet kur ir kaut kāda, drag queens. Uz skapi aizveda. Un viņš iet iekšā tajā klubā, un tā aiz viņu iet iekšā 2 drag queens. Un viņš viņām pastāsta vienkārši pasaka, kaut kādu labdien, dāmas. Viņa pat nereģistrējās, ka tās nebija dāmas. Tur bija riskanti ar iespējams konfliktu situāciju, bet viņš pat neizdomājās, varbūt, ka tas var tik traki aiziet. Viņš zina parastos gejs. Dāmas vai džeki? Drag queens, geji ar make-up versiju. Viņš vienkārši nezināja, ka tāda lieta vēl eksistē. Jā. Domā, nav kāds, kas ir drag queen, bet viņš nav gejs.
Viņam jau sieva un sīkā. Man nav vienkārši patīk, dejot, kā Lady Gaga skatos ik laikam. Ir jau kaut kāda, man liekas. Būtu arī labs priekals džeks, kas ir pret drag queens, bet nezinu, ka tie ir džeki vispār. Viņam vienkārši liekas, tās ir sievietes, tā kā ritīgi ar make-up sakrāsojušas. Viņas pārāk seksuāli izstās, jā. Kas viņām visām ir kaut kādas pupu operācijas bijušas, man tas nepatīk, to neatbalstu. Ne, visi tie lētie make-up, viņi tā kā sūdīgi, pasaulē. Visi, ka viņi Ķīnā ražo un tam līdzīgi, tāpēc nepatīk, ja drag queens. Jā, viņi slikti sejasādē. Un sejasādē, jā. Es vispār nesaprotu īsti konceptu drag queen show. Kur ir prikals? Varbūt tev ir jautri, pašam, ja tev tas patīk, bet skaties, tas kaut kāds mid-performance. Vēsturiski ir bijuši viss kaut kāds izklaidi, kas ir, teiksim tā, es nezinu, kāda cirkus šovi, kur arī, ja viņi nav super talantīgi, kā Cirque du Soleil, kur viņi uzmet kaut kādus tur triple štos backflips. Parasti tie cirkus šovi jau ir kaut kāds džeks, vienkārši ar make-up virsū sejas un kaut kādu to pīkstināmo degunu un prosti, ālējas apkārt pīkstina degunu. Tas tur arī nav nekas tā kā baigi. Man baigi gribēties par cirku aiziet atkal. Es gribu cirka pieredzi, neesmu bijis kāds 15 gadus. Šo man liekas aizliegts. Viņš ir aizliegts. Tu paspēji aiziet, kas bija uz Meķeļījās to tur. Es biju, kā bērns, es biju pārsējies. Es arī biju kaut kad, jā. Protams, nelikās baigi cool, bet... Man vienkārši, ka man palika atmiņā, bija, ka, tu biji, zinātu, tu sēdi tā kā aplī, un tu biji kā klauns, viņš gāja apkārt, un visiem sīkiem vilka no ausīm tā kā naudu laukā, paņem savu monētu. Tev aiz ausu, un paldies par ziedojumu, tā. Viņš man vienkārši pavilka un šausmīgi spēcīgs. Viņš sāk raudāt. Viņš bija šausmīgi bēdīgs. Viņš man iesit. Es teicu, nē, viņš vienkārši palika aiz ausu, bet pasāpīgs. Abused by a clown. Viņš vienkārši zināja tās liels pies. Viņš tu visiem pēc kārtas var zāja balti. Ja esmu pēdējais, viņš novilkt manu un vai tikt mājās. Viņš fiks. Tad man besīšās sīkās seju. Viņam nobesīšu bērnu kā kādiem skolotājiem. Nu, jā, tu biji riebīgais bērns. Bet labi, ka es neko citu neatceros. Gan jau tu biji kaut kāds lauvus, kam nozāģēt zobu. Un tam līdzīgi, lāču, kas bija kaut kādā 90. gados Latvijā, kā tā būtu kaut kāda dzīvnieka aizsardzība. Vienkārši bija, mēs cirku savācām. Vai kaut kas notiek, ir biznesa ejam, tu biji, visi nāku iemidzināt lāču un tīģeri, un visi bija, labi, ka es neko neatceros. Kaut kāds slims lācis, tad viņi nošauja pēc cirku. Kā viņš nākamo ņemam. Šos maiksim ļauj kasīt vēdēt, viņš bija sanākos. Fentanils ietos. Tas nav mīļas. Džekam ģip mašīna elfrādas, tur sapņos. Rādās visi kā lāči, ķipošām, visi kā vilki. Ja es atklāšu tā lietu diezgan bieži bijis tā, ka es te pieskaros un klāts, un es sapratu, ka, ja es turu mikrofonu un pieskaros, katru reizi dabūju elektrošoku, diezgan scary, man tā kā notirpst viss. Kāpēc tu liktu mikrofonu, to galu pie radiatora? Nē, tā kā es turu vienā rokā mikrofonu un es pieskaros tur, vienmēr, radiatora trubas jau aiziet pazemē, so viņas ir principā kā šis, kā sauc, kas elektrību noved zemē. Novedējs, jā. Viņš principā sanāk ir novedējs, un tev ir kaut kāda statiskā elektrība no mīķa, un tu dabūni kontaktu ar zemi. Es domāju, kāpēc vienmēr es dažreiz pilnīgi ko runāju, es pieskaros, man tā kā man vispār domas pazūd, tā vairākas reizes bijis. Labs prikals bija bērnībā šos tā 9 volt baterijas, man liekas, tās ir. Ja tu mēli uzliec, tad tā kā varēja viņus sagaršot. Kā tu elektrību fizojās. Daudz ēd baterijas. Daudz, nē, bet tas pats prikals bija arī šitiem Nokia lādētājiem. Tie, kas bija tādi apaļi, līdzīgi kā augsti, ka ir tāda tā kā caurumu vidu. Viņus arī iet uzlik uz mēles, dabūja tādu tā kā skābu nedaudz tādu. Tāds energy drink garš. Jā, ļoti tuvu enerģijas dzērieniem. Jā, Instagram tā iedomājas, tā arī actually ir. Tā kā es nevarētu iedomāties kā citādāk varētu. Cilvēki arī vienmēr saka, ka enerģijas dzērienu pēc bērnu jāsit garšo, un principā arī ir, enerģijas dzēriens. Ko vēl tu pagājušajā bērnībā? Tehnoloģijas. Suņu barības vienreiz pagājušajā čīstajā. Mīksto vai cieto? Cieto. Jā, tas ir normāli. Cieto vispagājušajā. Viņa bija tāda mīda. Mīksto gan būtu tāda slima. Jā, bet man liekas, mīkstā ir actually tuvāk tam, ko mēs ēstu. Tā kā tas principā ir kaut kāds gulašs, vienkārši varbūt nedaudz augsts, neuzsilds. Tas samals vai kaut kāds tā kā huizmi. Es nezinu, ko liek mīkstajā ēdienā. To, ko kaķiem, teiksim, dod. Kaut kāds gaļas, tā kā orgāns, samalts. Jā, un želatīns, man liekas, konservi tādā konsistencē. Arī burtiski tuņš konservs var dot. Tuņš jau dārgs, man liekas. Viņam dod kaut kāds kuņus un sūdcaurums samaltos. Tuņš dod, man liekas, daudz kaķiem, ne? Tuņš nav baigi dārgi, tuņš jau nav baigi dārgi. Es zinu, prikal, ka viņiem tipa garšo tuņš. Es nezinu, viņi dod. Dod, es esmu redzējis. Lai gan man nav kaķis, bet
Tas esmu redzējis. Bija čau un kaķis, ka viņš izlūtināja, ka tas kaķis beigās ēd tikai ķipa kaut super labo gaļu, viegli apceptu. Tad jau noliec jāli, viņš neēdīs, pāris viņam negašos. Pusminūti katra puspannā noliec. Wow. Nu, eventually viņš taču ēst, ja viņš būtu tā kā izsalts. Nu, jā, izlutināts. Nu, gan jau, bet viņi tādi, nu, zin kā, viņš ir mieši kaķīs, nav pahuļ, viņš dzīvo māri pēc dzīvoklī, tāds pūkains, kaķis, tāds smūks, kas gan nav bijis laukā. Viņš tā pa galvu dabūt, viņš sekundi iziet laukā. Viņš būtu tādā šokā uzzināt, bet kāda dzīvo ārpasaulē. Viņam viss dod pa galvu, izvarot, viņš tādu, bet kur mums viegli apcepties stundas? Bet mēs nav, kur viens otru ēdam, kā stundas. Es redzēju, tas man liekas bija vasaras beigās vai kaut rudens sākumā. Es redzēju, ka mums kaut doba mājās un kaķis ritīgi tur skraidīja apkārt pa to dobu un ko čekoja. Un bija tāds, viņš kaut ko laikam atradis ir. Un spielīd pie tās dobas, ķip tur pietupos visām 4 kājām, mēģināja redzēt, ko viņš tur trenkā. Un tad es redzēju tādu maziņu pelīti, kas skraidīja apkārt, un viņi vēl pīkstēja ritīgi. Un viņi kaut kā nebeig projām no tās dobas, un tajā dobā ir kaut kāda krūma un kaut kas tāds, kā viņai visu laiku ir kur noslēpties, un tas kaķis visu laiku skrien viņai pakaļ. Toma un Džerija situācija. Ritīgā, jā, un viņš katru reizi, kad viņš noķer, viņš nemēģina viņu nogalināt vai nosist uzreiz, viņš tā kā viņam skatās virsū, un dažreiz tā kā viņam kaut ko pasit ar ķepu, lai viņi turpinātu skriet. Un tad vienā brīdī es redzēju, kā viņa aizskrienais kaut kāda tur šitā te krūmu, tā zara, stumbra. Un tas kaķis ir, zin kā, kaut kādās šausmu filmās, ka kādam aiz muguras ķip tur kaut kas milzīgs briesmons parādās. Un burtiski viņa tā ir tā kā stāv piecelsies kājās, ar viņai abas priekšējās rokas ķipa tirpst. Viņa skatās uz priekšu un viņai tieši aiz muguras mans kaķis ķip tā lēnām ar galvu lien klāt. Un tad viņš viņai kaut ko uzsit, un viņi nokrita uz zemes ķipa un izlikās, ka viņi ir beigti. Tad viņi tā bišķi paglēja, un tad viņi atkal aizskrēja projām. Bet tas bija reāli. Viņi izdzīvoja beigās? Es beigās kaķi paņēmu un ienes iekšā, jo bija tāds, zini kā, ja tas notiek principā organiskā dabas situācijā, es saprotu, bet kad es biju jau tik ilgi tajā iesaistīts, es jutos, kas būtu partners noziegumā, principā. Es saku, esmu izglābis, jau kaut pelīt mocis tāds, labi, nu pieteikt, viņš kaut pusstundu spēlēs, un viņš paņem kaķi iekšā, tev pat nāk māks paveicās, mūcis, un nenāca apakaļ. Jā. Kaķi brutāli, viņš tev nevis nogalina, viņš tev tak speciāli spīdzina, tak psiholoģiski, un tam līdzīgi tev kaut stundu, es nepamanu, tu aizmuki. Es īstenībā pamanīju, tu nevari aizmuki. Es tik bailīdam, viņš nogalina mani. Prikals tāds vispār tā padomā, es kaut kad domāju, kāpēc kaķi vispār ir pieredināti, jo suņiem ir kaut kāda darba medīt, palīdzēt, tur kaut kādus dzīvniekus štos te trenkāt, aitas vai govs vai ko. Bet kaķiem bija tāds, kāpēc vispār kaķi mums sēž mājās. Es sapratu, tas bija tīri, lai ķertu pelus un šito te, visu kaut kādus, kas tev var, ielīst iekšā. Mērs, tas tā kā viņi noteikti ļoti palīdzēja. Viņi jau nezināja tajā laikā. Nē, bet arī jau otrs. Viņi nezināja, no žurkām nāk mērs un tādu, jau 2 lesbietes pīsās cienā, tāpēc mums ir. Nē, tas bija tīri, lai aizsargātu šo te, ēdienu. Padomā, tagad, ja tev, žurkas iziet cauri kādiem taviem rīsiem, tu aizies rimīt nopērts jaunu paku. Ja tu dzīvo, kādā 1000 gadus pirms šitā te Jēzus dzimšanas, tev ziemas laikā kaut kādas žurkas iemet iekšā pagrabā, apēd visus tavus graudus, tu nosprākst. Tu nav citu opciju. Jā, bet kaķi jau nesanāk. Piemēram, Eiropā jau viņas ieved diezgan... Eģiptē bija kaķi. Eģiptē bija kaķi, bet Eiropā kaķi nebija nemaz. Tā kā viņi salīdzinoši nesen, man liekas, ievest. Es nezinu, bet vispārīgi jau agrikultūra arī attīstījās, tuvāko austrumu reģionā. Eģiptē jau arī viņiem agrikultūra ritīgi attīstīta. Es minēšu, ka Eiropā seņo kaķi bija. Grieķijā vispār, 1200 gadi before Christ. Tā kā jau diezgan sen. Jā, ir bijuši kādu laiku. Vienkārši vienmēr galvā stāv tā Vārga Vikernes anti-cat propaganda. Viņš tāds, viņi ir kaut kādi žīdi ievest, viņa ļauna, viņa nav natural, senāk nebija. Nē, tur ir tas punkts, ja tu vispārīgi agrikultūras attīstību uzskati kā sliktu lietu. Mums vajadzēja būt tiem medniekiem, jo medniekiem nebija kaķi. Tas bija tad, kad cilvēki nobāzējās uz dzīvošanu mājā. Tas ir loģiski. Man liekas, ka es biju jānāks un tāds onobļa īstenībā. Labi būtu, ja mēs būtu visi tā galva cilvēku laikos mēģinājums tagad dabiskāki. Tad nostājas, ko to Naked and Afraid vienu epizodu tās, šausmīgi mokoši izskatās. Tu nevar nekad atpūsties. Tavs laibļa kaut kas laika notiek. Tad tev līst, tad tev dzīvnieki, tad tev vēl kaut kas tāds. Tad tu bļa infekciju dabū. Jā. Tas labāk īstenībā. Dzīvokļos nav tik šausmīgi. Tā vienmēr bijis arī kaut kāds
šie senie romieši, senie grieķi, viņiem, tie bija tādi barbari, tie visi tie germāņi, tā. Viņi viņus ļoti respektē, viņi dzīvo tādu vienkāršāku dzīvi. Viņi tādi stiprāki, un vispārējais. Jā, īsta veči. Jā, īsta veči. Mēs tā esam nolaiduši. Jā, mūsu laikos tu visu kaut kādas grāmatas, kaut ko filozofē. Viņam bija tie puisīši, ko visi pistie. Jā, mēs puisīši pišam, visu, kur aizgājuši. No kreisās puses jau arī dažreiz, ka viņam ir tāds, ja pastāst tur tie mednieki vai kas, ka viņi tur pavadīja tikai 4 stundas no savas dienas tur medot. Viņam bija komunisms toreiz iekšā. Viņiem un nebija kapitālisms, kas mums tagad liek strādāt daudz ilgāk, un mums mazāk laika atpūtai. Bet reāli, ja visu, ko tev vajadzētu nodrošināt ar ēdienu, tu mierīgi vari sēdēt uz kaut kādiem sociāliem pabalstiem, un tev būs ēdiens. Tev nebūs Netflix, tu nevarēsi aiziet uz bowlingu ar draudzeni. Es varu dabūt. Bet viņi arī nevarēja. Kas? Es varu dabūt pieteikties uz pabalstiem dabūt, ja man īsti nekas nekaita. Es pieņemu, ka tev vajag dabūt kaut kādu... Tev jānotēlo dauni. Jā, ja tu pietiekami gribētu, tu gan jau varētu dabūt kaut kādus tur invaliditātes, kaut vai pohuļu pats savu acī izšauj ārā. 150 eiro mēnesī. Pats savu acī izšauj. Bet tad par 150 eiro mēnesī tu varētu paēst, kaut kādu mazpilsētā būdiņu izīrēt varētu. Jā, dzīvos draudzenes rēķini, tā kā, un tad 150 tev priekš kādiem čipšiem. Saltiņiem un čipšiem. Čipšiem un saltos, Par saltiņiem gan es nezinu, vai to strāt atļauties. Tam tev vajadzētu kaut kādu ēpastu darbu piestrādāt, Vēl viens darbs ar saltiņiem. Es nopirku pirms 3 nedēļām saltu. Viņš aizvien iet, es dienā 3 pafus ievalku. Tas arī viss. Man tā nav. Jā, tu vienkārši visu laiku vēlas, ka tev ir. Tas man nepatīk, nevienam kāds tāds var ķipā. Viņš izvēlka visu. Jā, apčeko mošu kaut kādas, varbūt ir kaut kādas Latvijā augošas lietas, ko var pīpēt mežā, kaut kādas suņu burkšķis vai kaut ko tādu. To piepi tu vari no piepēm pārtikt Latvijas vista. To vai to ēst, jā. Uzkāp uz koku vienkārši pateic no zobiem apēst. Jā, šis kāds. Rāpēs pa kokam, kāds savage, jeba. Eltī dzīvo. Taisī savus cigiņus no tabaks un avīzēm. Un satin kopā vienkārši. Tas lētāks nāk. Ne, bet es domāju, tomēr civilizācijas attīstība ir laba. Jo starāk mums nebūtu GTA, teiksim. Nebūtu GTA. Jā. Tagad būs 6. Nebūtu cirks. Man liekas, es tagad nedaudz saprotu tos vecākus, kas bija agrāk šokā par to, ka tu tur var galināt cilvēks. Tā ir vienkārši spēle. Un, tagad bija kaut kāds GTA San Andreas, un tie cilvēki ar kaut kādiem 3 pikseļiem. Tu bija tāds pohuj, tā ir spēle. Bet tagad, kad tur parādās kaut kādu video, kur kaut kādi čiks, superrealistiskiem matiem tverkos mašīnas un kaut kādiem džekiem ir tāds, bļā, tur ir melnie. Un tu viņiem tāds, bet es varēšu viņus notriekt mašīnu. Un tad es sāku domāt, kaut kas tajā, man liekas, nav gluži veselīgi sabiedrībai iespējams. Es ir dīvaini, ka tu esi dusmīgs, ka tik daudz melnē spēlē. Tu šaut nost. Ja tu ļoti nepatīk brauc ar mašīnu. San Andreas taču bija visi melnē falēnām tikai. Plus te būs tā kā roleplay, tas laikam izmanto tiktu kā video, ka tas GTA servers, ka visu kaut ko dara. Un ir čādi, kas izliekās pa policistiem, tu sēdi šoseis malā aptur. Un īsti policists dzīvē, kas atnāk mājās, spēlē kā policisti spēlē, aptur. Viņam visus tos teiks, sāk, zinās pakaļ, tad pacoj rokas uz zemes, virsnieks sašauts palīdzēt. Recreate George Floyd scenāriju. Būs kā mēnes apstādina šauja melnos vai vadītājs, viņi pakusina rokas, nošauja. Drive-by police, kā izdzīvās. Man bija saskarsme ar to, ka bija kaut 12 gadu, man liekas, es Sampu iekčāju, un bija kaut kāds tieši latviešu. Sampu, San Andreas multiplayer. Un tur bija kaut kāds latviešu roleplay servers, es atceros, viņā ielogojos iekšā. Un tu sāc kā reāls bombs. Vienīgā mašīna, ko es varēju dabūt, bija burtiski sarūsējusi kaut kāda grabaža, tā kā tā vabolīte. Un es viņu braucu pa kaut kādu šosei, un var knapi izspiest, tur kaut kādas 5 km/h pāri, cik atļauts. Un man džeks apstādināja un uzlika sodu. Man aizgāja negatīvā mans konsumītas. Tas bija smagi. Tur kāds actually skatījās? Ne, bet tu lārpoji policistu? Sams bija ritīgi populārs, un tas servers, man liekas, arī bija diezgan populārs. Jā, man daudz čām spēlējis gan kad īsti. Bet es domāju, viņi varētu padarīt tiešām realistiski to jauno GTA, teiksim.
tu brauc pa kaut kādu šoseju un tu kaut kādu cilvēku notriec, un tad, teiksim, dienu vēlāk tu tur brauc garām un tur nolikt ziedu un svecītes. Obligāti tas būtu Jā. Gan jau, ka aiziet. būs kaut kāds šitādi insane touches pa jaunajā daļā, jo pagājušajā bija kaut kāds tā kā daži tādi. Jā, kaut lieta, ko dzīve. ķipā, vai tā kā Red Dead Redemption, ka ķipā, neviens nebūtu iedomājies par kaut kādu tādu specifisku animāciju, ka tu peldi lejā un tu pakusini tev akmenis kustās un ko, ķipā, kā viņi tev iedomājas, ko tik sīki detaļi, ko moški viens no 100 tikai pamanītu. Jā, tad viņš ir. Es laikam cilvēks skatās uz Rockstar kā tādu labo komu. Es vispār neko nezinu par gaming, bet man liekas, tā kā cilvēkiem generally ir tāds, ka Rockstars tāds trailblazer bišķi. Tā kā, Ne, man liekas, tā ir bijis kopš kaut kāda GTA 4, ka vienmēr tā kā iznāk jauns GTA, tas ir tā kā pīk tā laika tehnoloģijām. Pusi viņa ne tikai labi, bet tas, ka viņiem ļoti labi bija tie radio, ko viņi izdomāja. Ka viņi pārliecināja īsti cilvēks, viņi uzsver, visi tie tā kā fake radio bija, tā kā viņš bija tādā spēlē, viņš ir pusot tā šausmīgi interesanti, ka viņi vēl papildus tie tā kā fake podcasts un tos šovus, tie bija paši pa vienu bija ļoti labi. Andrēs radio ļoti labi. Es dažreiz klausos Andrēs radio, es uzlieku vienkārši YouTube'ā un to visu noklausos. Viņiem bija labi. GTA bija kaut kāds šis te Frank Ocean, kurāts radio Blonded. Un tur bija kaut kāds laikam, kaut kāds Afex Twin skanēja, kaut kas tāds. Jā, tur bija labi radio, tā kā arī. Tur talk show bija labāk, ja bija kaut kāda Alex Jones veidīgie, kas tā kā, viens puikas, kas vienkārši kā Alex Jones kanāls, un tur klausīties kaut kādas sazvērstības. Jā, tur bija kaut rēcīgi, tā kā arī tie prikoli, un tādā garā nebija cringe. Tur bija kaut right-wing puikas un kaut komunisti radio, un tur bija labs. Jā. Bet es domāju, valstīm jau ir jāsāk plānot savos, mums jau tā ir problēmas ar demogrāfiju, tad, kad tas iznāks. Tad būs čīstas problēmas ar to, ka vai vīrieši vispār spēs ar sievietēm atstāt laiku un taisīt bērnus. Es domāju, latvieši nevarēs atļauties. Tas vienkārši. Cik maksā kaut $100? Tur vajag jauno place, kas Prusakam varbūt tikai tas place ir. Vēl tā spēle maksās, ka viņam kaut kāds €200. Es domāju, nebūs. Un varbūt sāksies karš šeit jau, ka tagad nebūs, tad mums jāspēlē nekas. Nākamais Putins piedraudēja. Jā, viņš nesen piedraudēja. Bļā, vēlams, nahuj vārds no viņa puses. Bļā, veci, jā, tu, ja tu šo klausies, nahuj vēlreiz draudēs, bļā. Bet pasak man to sejā. Mēs to čāli, kas aizsūtīs tavam sensim kaut kādu, nezinu. Sensim? Nē, whatever, es pārteicos. Pagā, Putinam vispār ir sieva? Viņam bija tāda, viņa vecuma tāda tantiņa, ko viņš pamet un sagāja jaunā kopā. Jā, un ielika par kaut kādu ministru kultūras vai ko tādu mēs šeit. Jā, loģiski. Viņš ir gāja baigi daudzīs savu vecos, jo bija kaut kāda čoma, kas bija tagad aizmukoši. Viņi pat teica, ka šausmīgi slānīja viņu, ka kaut kādā liftā tā sievieti pat sūdzās viņam ko tādu, viņš šausmīgi gosto, bļā. Ko tu to iesākt? Man žēl, bet es domāju, ka tas ir interesanti, ka, teiksim, par kaut kādu Ameriku. Visi zina, kas ir Amerikas prezidents sieva. Visi zināja Melāniju Trumpu, visi zināja šo te Michelle Obamu, visi zināja Hillary Clinton. Labi, Moš tagad tai Jill Bidenai, viņai laikam mazāks klauds. Jā, es viņu vispār neesmu tādas. Bet es domāju, tas šis būtu bijis labs prikols, ja viņi būtu ievēlējuši kaut kādu sievieti. Mošne Hillary, tāpēc, ka tad tas Bills būtu. Es domāju, tas būtu stilīgi, ja, teiksim, kaut kāda Kamala Harris kļūt par prezidentu, un tad viņas vīram būtu visi tie uzdevumi jāpilda. Tas varētu būt diezgan labs prikals, ka viņam vienkārši džeks, kur darbs ir ķipa noorganizēt Ziemassvētku rotājums Baltijam namam. Kas jau viņam jādara pēc likuma? Viņi pārsvarā, es īstenībā nezinu, kāds vispār oficiāli skaitās, vai viņam tas kā oficiāls darbs, kur viņus pieņem, vai viņi var atteikt vai nē, bet tas, ko viņi dara, viņi parasti vienmēr taisa kaut kādas iniciatīvas. Šitā te Michelle Obama, viņai bija kaut kas par bērnu veselību vai kaut kas par bērnu ēšanu. Un tad Melānai Trumpai viņa arī tur bija kaut kas, lai cīnītos ar aptaukošanos. Jā, viņai vēl bija tas kaut kāda tā iniciatīva Be Better. Un tad viņas vēl taisa, visu kaut kādas tās dekorācijas organizē Baltijam namam. Teiksim, Melānijai Trumpai tā, ka bija Ziemassvētku, viņai bija tur uzstādīta kaut kāda ritīgā augsts, tāds ritīgais šits te no Nārnijas tās ledus karalienes vibes. Tāds baltas egles un kaut kāds sarkans izkārts, viss tāds melnbalts, kā pirms tam, viss bija tāds komfī, bet viņai bija reāli tāds ledus karalienes pils, kur, kaut kāds bērns pagrabā tur. Gan jau viņi vislabāk no visām
iekārtot no visām prezidents ielām. Nē, man likās, bija diezgan swag. Jā. Tad Viņai savu sanāca. estētiku bija. Jā, kaut Slovēnieti, kas apprecējas bagāti amerikāņi. Nu, nebeidzams budžets uztaisīt smuku šo ēku. Jā. Viņi uztaisīt smuku, viņiem būtu inčīgi, man liekas. Man liekas, viņi tā genuinely tā kā jocīgi ir bijuši. Viņi, ķipa, nu, varbūt tas tāpēc dēļ viņas akcentu vai kā, bet vienmēr tāds bijis. Bet viņa forša sieviete, man viņa patīk. Patīk, Tur ka es daudz viņu nodirs. Viņiem bija smieklīgi, ka viņiem bija jāuzstājas kaut ko tādu, Republicans, kaut kas tāds. Viņi uzstājās. Un viņi nostāstīja kaut ko, tu biji Unity un kaut kas tāds. Visā, bija diezgan labi. Bija vienkārši kopija peistojas Mišels Obama. Jā, es to atceros. Viņi otrā pusē. Tad katra tos pašu vārdus teikt, ko viņa. Un jums visiem patīk. Tā ir tā tā paša, ko Mišela Obama pateica. Kā viņa to nepamanīs. Nē, nu man liekas, kuriem republikāņiem viņiem jau vienīgais, kas nepatika Mišela Obamā, ir tas, ka viņi pēc vīrieša izstījās. Tas, par ko viņi teica, man liekas, viņi vispār nemaz nezināja, ko viņi ir teikusi. Vienmēr, ka jau nepatīkam tev kā sievietei, ka tev ir baumas, ka tu esi veicis. Paskaties vizuāli. Jā, kāds žoks viņai. Viņa vislī veic vienkārši kaut bildi, kas Un iedomājies, ka pat cilvēkiem, kas tevi atbalsta, ir tāds, nē, nu viņa nav veicis, viņai vienkārši ir vīriešu pleci. Kāda fujaka internetā tā kā pietuvina tev kaut bikšu priekšu. Redziet, tur kaut kas ir. Kāds baltās liberālās. Nē, vienkārši melnās sievietes dabiski vīrišķīgāks izskatās, viņa nav veicis. Tas nav baigi jau. Tas, ka tas ir ārā, tur nav viss labs. Tikko es arī redzēju, bija Twitterī, ir kaut tā grupa Boyģīņas, kas ir kaut kādas tur čīksas, kas taisa čikšu mūziku un apvienojās vienā grupā, un tad viņas populāras meiteņu auditorijai. Viņas tādas mākslinieciskas, bet viņas kaut kā vienmēr sarkanā paklājā tā nedaudz neveikli izskatās. Tā, nav radīta sarkaniem paklājiem. Un kāds ietvītoja kaut ko tādu, sakot, jā, viņas nav īstam radītas, un kāds atbildēja tam cilvēkam, arī tur daudz sakrapaļīja laikus. Zini, tev vienkārši bailes no rasniem cilvēkiem. Viņš просто pateica, ka viņas neveikli izstās, un tev fani ir nē, viņas vienkārši ir rasnes. Bija kaut kāds latviešu podkāsts, kas intervēja sportistus, un bija kaut kāds čalis. Viņš bija ziņās kaut ko lasījis, viņš bija kaut kāds podkāsts, kas intervēja. Viņam bija Ozoliņš viesos. Un visi komentāri bija par to, cik viņš šausmīgi izskatās. Viss tādi, Sandis Ozoliņš? Nevis Ozoliņš, bet tas, kas intervēja Sandis. Jā, to es redzēju. Jā, bet viņš ļoti tā kā viņam vai nu kaut gēnu kait vai kaut kas tāds, viņš ir apaļīgs, viņam viss tauka aiziet uz kaklu, kas vizuāli ļoti dīvaini izskatās. Vienkārši tāds puncis un kāklis milzīgs. Viņš jau no sāna savu filmu saspiedies, viņš jau vistuvāko leņķu. Vienkārši viss tā kā kaut kas vienas tvītē, it kā man jau vienalga, bet kā vai tik neglīti izskatās. Un viss, kas komentēja, tādi, jā, viņš ir pretī, fuj! Vienkārši pat viņu neaizstāvēja, viņš vienkārši izskatās tāds. Viņam arī bija kaut kas, ka viņam liekas, ka nedaudz taukaina mati ir tāda pieplikuši, jo viņam tie mati vēl plāni ir. Un tā kā cilvēki nesaka tikai ka viņš neglīti izstās, bet it kā tā būtu, ka viņš kaut ko nav izdarījis pareizi, kā viņš atnāk vispār nenomazgājies, nesaģērbies, bet tas vienkārši kā viņš dabiski izstās. Tā bija žēl, viņi palikušās. Labs viesis, būs daudz skatījumu. 2 jauni komentāri. Viņš pasaules spogulī no sāna. Šis man atgādina reizi, kad 6. vidusskolā bija tāds latviešu skolotājs, kurš bija tāds, kas skolāniem kinda besīja. Un man viņš nemācīja, bet cik es saprotu, dienas beigās viņš tiešām besīja zālē, viņš bija tā kā kinda disgusting. Viņš bija tāds rēsns, arī viņam elpa smirdēja un tādā garā. Viņš bija tāds sakrīgs, atceros, viņš bērnībā ar kaut kādas tur dabūja kaut kādas teātra biļetes vai ko. Tas bija normāls čāls. Ko viņš mācīja? Viņš mācīja latviešu valodu. Un tad bija kaut kad pēc gada, kad es jau biju pabeidzis savu ceļu 6. vidusskolā, es redzēju, bija kaut kāds viral Facebook posts un bija basically pasaukt tautas balss vai bestabū uz 6. vidusskolu, sūdzēties par to, ka ir nasty skolotājs. Un viss sižets bija par to, ka tā kā viņš nemazgājas un viņam smird elpa un viņš ir tik disgusting. Un es nesaprotu, kāpēc viņi vispār uztaisīja tādu sižetu. Un viņi nāca uz skolu, viņi mēģināja, man liekas, viņu vēl tur interēt vai ko, un tas bija tik tā kā drausmīga lieta, un gan no skolāniem, gan, liekas, no tiem, kas savu sižetu taisīja, un viņš beigās aizgāja no skolas, un tad pat visi, kas viņu heitoja, viņš ģenerāli tā kā visiem besīja, bija tāds, tā nevar, tā vajag cilvēkam, Kas sižets par to, kā tas nasty. Viņš tāpat kaut 10 klasnieki fujek tādu, un tas bija pa ļaunu. Cilvēki mazāk pamatskolnieki izsauc, viņi tur tā kā gan jau
vārās savā sulā. Viņa teica, jā, tas nav normāli. Jā. Vai mammai pastāst, gan jau kaut ko piepušķo, un tad... Man Skolu bērnībā likās kaut kāds besta būr ritīgi nopietnās ziņas par ritīgi nopietnām lietām. Bet tagad tik pa laikam, kad es nezinu, uz kaut ko vecvecāku tur skatās, sēžot dīvānu, un es tā kā noeju garām un pačkoju, kas tur notiek. Es nezinu, dažreiz tie sižeti ir burtiski vienkārši durbenē māte sūdzas, ka dzeņi ir pārāk skaļi un viņas bērni nevar dzīvot. Ķipa, tur mērs nav spējīgs tikt ar to galā. Tas vēl ir pat sakarīgs, sižets ir daudz stulbāk. Kāds omas, kurām ir garlaicīgi. Kāpēc mums te vienmēr veidojas peļķe? Vienmēr veidojas peļķe. Tāpēc tas labākās avīzes, jo to mazāks ciemats, jo labāk avīzes būs. Tev nekas nenotika pa nedēļu. Vai, teiksim, man patīk kuldīgs avīzes kožemnieks, viņam lasīt kriminālu ziņas, kas noticis. Tad tāpat, ja visbiežāk nekas baigi nenotikt, jā, tā kāds izsaukt policiju uz to ielu, jo likās, ka lauzās iekšā nepazīstams cilvēks. Izrādās tas īpašnieks. Tad nākamā ziņa, tur izsaukts cilvēks, kas it kā guļot parkā. Izrādās nedaudz iedzērs, tikai aizvest mājās. Tas mīļas ziņas, nav neviens baļēt. Bērni uzkāpuši uz garāžas. Jā. Uzkāp kokā kaķis un tad bērns līdzi un abi netika lejā. Veiksmīgi nocelt. Un tad ir kaut kāds ļoti garš, tas tā kā sauc, ne morgas, ķipa kračē, tas, kas ir nomiris, ķipa, tas viss somas. Viss somas, jā. Pusi no avīzes, ķipa. Jā. Bet man ļoti patīk šā Vidusdaugavas televīzija. Viņa ir, man liekas, tagad man bija Baltikam pieslēgums, laikam Go3 nav, man liekas, ka Tetā viņa arī ir. Viņa arī YouTube kanāls un jā, es vienkārši mīlu skatīties, tiešām tur tādi forši sižeti nesen bija kaut kāds mazie svētki, Preļu, Līvānu stikla rūpnīcā vai kaut kas tāds tur kaut kāds. Muzejā, stikla muzejā, tur kāds omes stāv, kāds dod runu ķipa. Tad nākamais sižets tur bļitkotāji gatavojas ziemas sezonai. Mans bildes bija šajā te Bauskas vēstnesī. Ja man vectēvs grāmatu uzrakstīja par Bauskas ceplu, un tad es fočēju pasākumu, un tur arī atnāk Bauskas mērs, un Igo bija tur. Aiziet. Jā, jo Igo to ceplu nopirka, un viņš tagad viņu iekārto par tādu māksliniecisko vietu ar kaut kādām izstādēm, kultūras centru. Īsumā diezgan stilīgi. Igo Fomins? Viņš ir... Igo Fomin, jā, viņš ir brālis Ivo Fominam. Viņš ir brālis Ivo Fominam. Nebija viens, kas nostās? Viens no Fominiem. Nē, Fomin nav nostušies. Kas nostāsa mašīnu pirms daudz gadiem? Igo Fomins. Jo Igo nav viņa īstais vārds. Viņš ir Igo un viņš ir Fomins, bet es neatceros, kāds bija viņa vārds. Igors. Nē, pat ne kaut kas tāds. Viņš bija senāk, viņš ļoti, ļoti talantīgs dzērs, viņš dzēra baigi ilgi, bet tagad pēdējos, kad 15 gadus viņš ir nedzer vairs, viņš tāds ļoti sakarīgs. Tas man patīk tajā šovā, kad bija tas būs vai nebūs, ka bija Visvaldes pievienojās, un Ļubi vienkārši viņu pa Vladislavs sauc. Jā, visādi. Vieglākais. Vladislavs laiž. Kas bija Vladislavs? Ļubi tiešām ir something else. Viņai tā kā, man liekas, viņai ir bišķi ir autisms vai kaut kas tāds. Viņa vienkārši ir krieva sieviete, viņa pohuja. Jā, kā viņa tur raudē. Igo ir Rodrigo. Tas bija labāks vārds nekā Igo. Igo tāds, un bija Igor. Nē, Rodrigo ir nedaudz tāds itālisks, spānisks, un tajos laikos varbūt Latvijas sabiedrība nedaudz xenofobiskāk un bija tikai vienam itāļu izcelsmes cilvēkam vieta šitam te Meloni. Igo gan jau ir tāds old schoolers. Viņš bija tas, kas dziedāja to ikoniku, tur Lāčplēšu, Rokopers, Liepiņa, visus tos iedziedāja. Man tagad interesē, kas bija nahuj tas, kas nostās. Daudz nostušies, Sojas nostās, jā. Latvijas ceļiem daudz ir nostušies. Dziedātāji. Šodien bija vēl viens autobus, nahuj iepasies. Bija 3 autobusi kādā nedēļā. Jā, nahuj averējuši. Man bija visu laiku tās ziņas kaut kāds atstāts bēmas un kaut 30 tramvaji, visi pārrealizēts Rīgas, savs kāds bēmas. Tā, ka gandrīz var izbraukt īsti, nē. Ja tādā situācijā tev jāpieņem, ka tas tramvajs pohu izbrauks un tev... Nošķīgās nostīs nost. Tramvajiem arī būs bišķi bojāms, bet viņi jau visu laiku pārkās kaut kāds ādažu čipšs tur vai ko tur. Tas jau pohuj. Jā, viņiem pohuj. Tad jā, tev vajadzētu ļaut pastam.
Vajag pielikt tā kā, zināt, tos battle robots, ķipa, kur cīnās tie roboti. Vai tā kā vienkārši no to sniega, kas ir tiem sniega šķūrētājiem, Jā. kas trīsstūrainājs priekšā. Nošķūrē nosko apgāz, tad es nācu skaties. What the fuck? Gan jau tev bļā neatsēju, ja tu aizies savu mašīnu atpakaļ un tāds, oi, blīn, es neatstāju, vai labi. Vai aš, bļā, 60 mašīnas menti un uguns. Uz Twitterī visu tādu klases pa down. Tas es esmu tas down. Sorry. Es sajaucu, piedod. Tev beigās iedod kādu. 40 Ko tev var, 40 eiro nepreis parkings? 40, bļā, mazsots, ka tu, bļā, paralizēs attieksmes galvenās ielas. Bet bija kaut kāds tas prikals, tagad ziņās redzēja, ka kodiem 50% no tiem Škodas tramvajiem, tiem, kas jaunajiem bija, kas parādījās kaut kad agrijos 10. gados, tas bija, kad sāk tie jaunie parādīties. Un ka viņiem 50% bremzes nav funkcionālas. Vai tā kā, ne tā kā 50% no tramvajiem laikam, bet tas, ka kopumā aptuveni 50% no bremžu klučiem nestrādā. Un viņi vēl tur sataisīs kaut kādas sistēmas, ka viņi kaut kā savienotos riteņus, kam nav bremzes ar kaut kādiem tur blakus riteņiem, kam ir tās bremzes. Un tāpēc viņi brauc ar ritīgi mazu ātrumu, jo viņi nevar bremzēt īsti. Viņi principā operē uz to, ka viņi vienkārši ripos un apstāsies. Un katru reizi, kad viņš brauc pa kaut kādu akmens tiltu lejā, prasa, viņš met krustu pār tas, ka neviens negriezīsies priekšā. Kāpēc viņi neslabo bremzes? Tāpēc, ka nav tos bremžu klučus, es nezinu, vai neražo, vai, zinu, arī ar Covid bija tas viss ar pasaulē supply chain problēmas. Nekam detaļas nevarēja dabūt. Viņiem prosti nav ar ko nomainīt. Es pa kalnu lejā mācu, es nevaru apstāties. Klasisks Latvijas iepirkums. Izrādās, tomēr ir 3 reizes dārgāk un nestrādās. Nevienās, kāds ir Rail Baltica, ja saplīst kaut kāds lieda. Mums vajag prosti kaut kāds ķips ir, kā sauc šis Raimonds Bergmans, ka viņam iedod kaut virvi, ko viņš stāv postenī uz akmens tiltu, un viņš tā kā apmet to virvi ap tramvaju, un tad viņi ķipa velk un bremzē. Jā, poļbomba Latvija, mums jau dirs virsū cits valsts, un kāpēc jūs neesat pabeiguši vēl tur savas sliedas vai ko tādu? Tur poļbomba visu laiku būs milzīgas problēmas, ja kaut kur pazudusi nauda un vispārējais. Bet man arī vienreiz bija tāds scenārijs, kad es bišku paralizēju satiksmi. Es pie Ausmaņa kebabu piebraucu, ķipa tāds, viss normāli aiziesim paēst, ķipa normāli gaidu kebabu, ēdu, ķipa. Un izrādās, es biju nolicis priekšā parkingam, kur nevarēja izbraukt no parkinga ārā. Tur tas eiro parkings, kas tieši pretī. Jā, tieši pretī. Un ja tur nevarēja līnijas redzēt vai kā, kaut kā neiedomājos. Un es nāku ārā, tur kaut kādu mašīnu mēģinu kaut kādu stūri izbraukt, otru ar kaut ko tādu, kaut mēģinu tādu, mēs jūs mēģinājām sameklēt. Un es, piedodiet, tā kā. Prosti pabrauc uz priekšu, un viņi tādi, jā, tur nebija liels sots, kaut burtiski 15 eiro vai 20. Viņi bija dusmīgi, vai viņi tā gadījās? Viņi sākumā bija tās, ko jūs tā kā, un es tas, es piedodiet, tur kebabu gaidīju, neaizdomājos. Jā, labi. Viņi nebija dusmīgi, kas nebija kaut kāds ļauns ēkt. Ja tu fiks paskaties, es atvainojos, tā bija man vainas, es iegāju bez kebabu. Kāds ir dusmējis tālāk? Jā, ko es bļaušu? Viņš jau tā nožēlo, un tad labi. Es domāju, vai iet reversā tas, ka ir tie visi stereotipi, ka, teiksim, tie, kas brauc ar bembiem, ir rītīgie lohi. Un es domāju, vai tas atspoguļēs arī tajā, ja policists, teiksim, zina, ja tā mašīna, ko tur būtu atstājis, ja tas būtu bembis un tas iznāk ārā. Vai viņiem būtu tāds lielāks iegansts pret tevi? Jā, droši vien. Vai Krievu numurzīme. Bēms, Krievu numurzīme. Tas maksā tāds sodu. Maksāt, jā. Tas vēl gan jau kāds fujiks ir dirstos kaut ko pretī. Tas jūs resisting arrest. Kādiem vajag plantot kaut ko, gramu zāles. Viņš jau pasaka, ka es vispār neesmu Latvijas pilsonis, tā kā jūs pat man sodu nevarat uzlikt. Jā. Tā kā Kaspars Kazanovskis uzdeva lietuviešu numurzīmēm, atstāja most random vietās mašīnu. Viņš saka, ka viss saif, tā kā viņi burtiski nepiepšās. Ja nevar lietuviešiem likt sodu? It kā jau var, bet viņš saka, tas ir saif, jā, viņam nenāk sodu. Zinu, ir prikals tas, ka Antarktīdā ir kaut kāds šitas te pasta dienests, un tur ik pa laikam kaut kādi bagāti cilvēki brauc kaut kādās tūrēs, un arī tas, lai es nezinu, tur
kas tur vietējie zinātnieki dzīvo, varētu nosūtīt kaut kādas vēstules apkārt ģimenei. So mošu tu vari kaut kā arī reģistrēt savu numurzīmi Antarktīdā, un tad sodi jāsūta uz Antarktīdu, un tu viņam tā nav jēgas. Tas izmaksās 100 eiro nosūtīt. Jā, vispār vienkārši, reģistrēties Antarktīdā, ko cietumā man ieliks, vai kas, Viņi pieder kaut kam, tā kā ir kaut kāds... Antarktīda, tur visas valsts ir kaut ko kleimojušas, bet man liekas, ir kaut kādas vienošanās, tas, ka viņi īsti nevar piederēt nevienam. Vienkārši tur sadalt, ja mēs uztaisam zinātnisko bāzi. Es nošaut tur var, tā kā atklātajos ūdeņos. Labs jautājums, jā, ka viņi, es zinu, ka daļu viņi tā kā sadalījuši, ko daļu kaut kam no tā augstā pie Kanādai, tad daļu saviem Krievijai, bet es mošku otrā galā. Tā kā es pat nezinu, mošu tur kaut kāds pleits, ko tiešām neviens nevar paņemt, jā. Tur būs nacisti dzīvo kaut kur apakā, viņi tur aizbrauc. Kā īsti sniega cilvēki, Baltie. Bet tie bēmbis, noteikti visi, kur ir pievienojušies nesen ceļam, tu esi, piemēram, nesens satiksmes dalībnieks. Noteikti arī es pamanīju, ka BMW tomēr ir atbilsts, tie nav stereotipi. Jā, es biju viņš, ka tiešām skaties loģiku, kurš loks tā debila mauc, un bieži tie ir BMW. Jā, nebija ar BMWs. Bet moši ir tā, ka vienkārši BMW taisa kaut kādas ritīgas sūdīgās mašīnas, kuram, teiksim, tur stūri labi nestrādā, un to viņiem pēc, mūsu prosti pircēji loki ir viņi paši. Jā. Nav tā kā Audi cilvēki, tie ir ļoti uzticami. Piemēram, bija tagad Latvijas jubileja, un Audi uztaisīja Latvijas geogrāfisku. Tie audisti? Latvijas formu uztaisīja kaut 100 Audi. Ļoti skaisti bija. Dēlam Audisms ir. Audi mašīnas spēlējās. Bet es dažreiz redzu Twitterī, ko cilvēki nodieša Audi, tā kā kaut kāds Audīšs. Jā, kaut kāds, es redzēju, tas negatīvo. Jā, Audi normāls. Normāli, jā. Man šoms stāstīja to, ka tā, kas Sīgs bija, man tētim bija Audi. Man prosti vienmēr bija tā, ka, ja tētis nopērk mašīnu, un man tāds, tagad šī ir krūtākā marka. Viņam bija Audi, bija tāds, Audi ir paši labākie, vispār iesūdīgi. Es arī tieši tāpat domāju. Man ir tīgi Audi patik tie priekšējie režķi, tie radiatori. Un tad viņam bija Volvo, un bija tāds, Volvo varbūt izstāst nedaudz sliktāk, bet tā kā viņi ir, kvalitatīvāki, drošāki, vispārējais. Plus man sensim tādi, Volvo tagad ir labākā mašīna. Jā, un man viens čoms pamatskolā, viņš tā kā es kaut kā viņu brainwashoju, viņš pēc tam man teica, ka viņš pirmo mašīnu nopirka Audi, un daļai tāpēc, kas viņam kā Sīgs sastāstīja. Tad viņš sūdzējās, nopirka to Audi, un ielika 2 reizes vairāk naudu, lai kaut kāds detaļas tur mainītu un pārējo, un beigās nevar viņu braukt, jo par daudz maksā. Jā. Īsmējā man bija sensi Mazda, un man ir Mazda tagad, es nebiju domājies. Man arī Mazda bija mans pirmais darbarīgs. Jā, likās, es pēc savas izvēles izdomāju, bet īsmā viņam bija sen galvā iestādīts. Tas ir gēnos, tas ir gēnu līmenī. Zināju, ka Mazda īstenībā ir divas tā kā, markas vai zīmoli. Tā kā tā, kad tu brauc pa ceļu, tad ir Mazda, un tā, kad iebrauc grāvī, tad ir pizdā. Šitā Facebook šoferu grupā. Es sākumā tiešām divas. Es nezināju. Es jau iedomājos, vai ir tas, kur ir rakstīts Mazda ar burtiem. Vai tikai ir dažādi simboli. Es momentā nocēju pilnībā. Jā, instantly. Jo dažreiz viņi atdalās, piemēram, bija Seat, kaut kāds tas, es aizmirsu, kas tas Cupra. Kaut kāds Cupra laikam sauc. Tagad viņi ir atsevišķi marka. Puma un Nike bija kaut kas viens sākumā, kaut kas tāds. Jā, kaut kāda viss tā vecajā. Jā, tā kas Sīgs bija, tad es dzirdēju to, ko tas Lamborghini laikam Audi pieder, un bija tāds, kā Lamborghini var Audi piederēt. Lamborghini maksā 500,000. Audi maksā 50,000. Tie bija teiks, bija sākumā traktoru kompānija. Kas bija? Lamborghini. Viņi sākumā taisīja traktors tikai. Jā. Vai viens nemāks Lamborghini, un tad viņi sāk taisīt sportmašīnas. Viņi sāk ražot traktorus, un tad viņi mēģināja tos traktorus padarīt aerodinamiskākus un nonāca pie Lamborghini. Kā viņš fiksāk un vēl fiksāk. Man liekas, taisītās sporta mašīnas tāds labs, varētu būt tāds labs darbs, ja tu tā kā ielaic rūpes, kādas mākslinieks, beigās pārdod kaut 200,000 profitu, uztais gadā vienu mašīnu. Tā bija līmašīnā. Labi, tagad tiem Boeing sūdījā, bet sākumā bija super. Ja tev bija ciemā darbs Boeingā, tad bija tāds viss. Tev bija ļoti atbildīgs amats un visiem patīk. Bija tāda, ka tu vienkārši visu kopējos taisīji kaut vienu lietu un beigās jūs uzsācat līmašīnu. Un iztumjos laukā un aizlot. Viņam labi sajūta. Viss ciems kopā taisīja. Tas motors tagad kaut
15 metru liels vai cik viņš šos milzīgs. Jā, es skatījos kādu dokumentālo filmu par Boeing sākumu, un tur visam bija kaut Tas bija kāds tas, jā. community sajūta, tur Jā, viss tais kopā. Viņi beigās gāzās, tu biji par to, ka viņas nogāzās tās divas, un ne, par to bija. Netflixā to skatījos. Jā, vot šito tā, jā. Un bet tas notika pēc tam, ka viņi sāka katot down costs, un tā kā ienāca kaut kādu tur biznesmeņu lielē, tur uzvalkos, mums vajag atlaist pusi cilvēku, ķipa, un vajag visu automatizēt, ķipa. Kāpēc mums ir vislabākās skrūves kāds iespējas? Jā, mēs varam. Man čoms Ķīnā, mēs iedaubīsim 2 miljonus gadā tāds. No dzīvējiem nevajag tik labi skrūves, tad taisnīgi pohuj. Liekam tavējās, ko tu samaklēji no čoma. Kas gan var notikt? Jo tik sodīgi sajūt, mēs varam kādu lidmašīnu nokļūt, uz tāds, kaut būtu viņš piedzēra, kaut būtu pilots piedzēries, no skrūves. Viņš jau skatījās tādu, pilots tā kā visu ideāli izdarīja. Tā bija pilnībā tā kā ne viņa vaina, tāds, Mēs pa daudz nozāģējām. Es neaizdomāsies līdz maniem. Lielās skrūves apakaļ. Es ieklausījos jūsos. Mēs paliksim pie tām labajām skrūvēm. Bet jums kā svīda kaut kāds čāls, kad notika Zolitūda. Viņš tāds, Tu biji tas, kas cēla. Viens no tiem, kas tagad to jumtu lika kopā tāds. Tev nebija vainīgs. Tu biji kaut kāds parastais šis robotniks, kas bija uzkurījis pirms tam. Kaut kādu cementu šīverēja. Jā, kad sadzēries aizies darbu, pohuju, kas tev nepreizā vietā nolaist ķieģeli. Oi, bļienes sajā. Pohuj. Tas ir pohuj, jā. Nekad nesagrost mājas. Ielēdz storī, kad es darbiņā tu rūkā tev tur pudel tādu. Beidzot piekdien būs tūlīt. Jā, aizieš. Kad Rio de Janeiro filtrs. Šis būmerangs. Būmerangs, kur kaut kā. Bet par tām lidmašīnām esam ritīgi īstenībā pārsteidz, cik viņas tomēr tās, ko viņi sabūvēja kādos 70. gados, cik viņas labas ir, ka viņas vēl projām lido. Zin kā, ja tagad lidmašīnai tas, kas nosaka, vai tev liekas, vai viņa ir jauna un krūta vai veca, ir burtiski, vai viņai ir iekšā kaut kāda tableta, tajā sēdvietā. Tu var būt 70. gadu lidmašīna ar iPadiem iekšā, un tev liksies tā ar 2000. Jā, kaut kāds krāsas nomaina, un tad jau viss normāli. Vairs mēs tā nemākam. Tev ir kā mašīnas arī tagad, ka jau modernās kaut kāds plasmasīgas lidmašīnas vai kaut kas tāds. Tā kā es jau esmu biased pret masku un tā kā kaut kāds viss Teslas man tā īsti necipīja. Un tas Cybertruck tagad. Un zin kā, es zinu, ka man ir savi jau eksistējošā kaut kādas jūtas pret viņu un to uzņēmumu. Bet es tiešām nesaprotu, kā jebkurš cilvēks var tie iekāpt iekšā un nedomāt, esmu pilnīgi ticis sapists un izmetis naudu vējā. Viņu vienkārši iekšā izstāsta pēc kartona kastes ar iPad. Jā, viņai nav vispār nekādu pogu. Pasties ar interjeru bildes, viņa burtiski ir vienkārši tā kā, es nezinu, kas pa materiālu ir, ko viņa paklāja, izliek pa visurienu, vienkārši iPad stūri un tas ir viss. Un tad redz kaut kādas, ka Toyota vai kas tikko Land Cruiser izlaid jauno. Zini, kas smagākais no tiem Cybertruck tagad konkurences, Rivian kaut kā tā. Pasties, iemini Googlā Rivian. Viņi tā kā Tesla veidīgie, bet tā kā truck. Jā, Cybertruck tik smieklīgi izstāst. Kaut kāds, nekas tur nav vispār. Es tik ļoti ienīstu masku, ka, man nepis mašīnas, es tagad, kad apliekties, man tagad tiešām vienalga. Kā viņi sauca? Rivian. Okay. Bet es pēc tam nostījos 40 minūšu apskatu Teslai. Tas melnais fujeks, kas tagad iPad, tas Marcus vai kā viņš sauc, nezinu fujek. Tas šāds jauns melns, viņš bija tas, tā kā iPad. Tas, kuram tehnoloģijām YouTube taisa, Viņš apstījās Cybertruck, un ja daudz kas nepatīk, tāds, ka viņš skatos tās, pīstā mašīna, es ienīstu. Tad bija, ka viņš vienkārši teica, būs tā kā 500 jūdzes, viņi tagad būs 350 īstenībā. Bet tu nemīs mazāk jūdzes, bet tu pielikt, kas tev ilgāk pagarinās līdz 500 jūdzēm. Bet viņš jāliek aizmugurē, kas tu aizņems trešo daļu no tā tur, ka tev vairs nav truck, tev mazāk vietas. Plus viņš maksā vēl 20,000. Es esmu pīs nākuj to kompāniju. Viņi sūdīgi. Es konstanti svārstos aizvien, tā kā jau pēdējos gadus visu laiku. Man liekas, ka viņš ir bišķiņ labs, tad viņš liekas slikts, tad viņš tā kā nevar saprast. Viņš ir cringe vienkārši. Tas lielākais ir noziegums, tas, ka viņš ir cringe. Tur ja viņš nebūtu nereiz, ja viņš principā neko neteikt, un aiziet tādu pilnīgi autisma non-verbal modā. Viņš šis būtu viens no vēl projām
Jo bija tas periods, kad viņš sāka visu kaut ko SpaceX darīt. Visiem bija tāds, viņš ir labs piemērs tiešām inovatīvam ģēnijam. Un tad arvien vairāk un mazāk cilvēkiem viņš vienkārši sāk patikt. Ja bija tas video, kad man liekas, lielākais pīks, ka viņš visiem patīk, bija tas video, kad viņi intervēja par to, ka viņi tos raķes taisies laist. Un bija tas Buzz Aldrin, viens no tiem, kas uz mēnesi staigāja, ka viņam bija jautājums, ko domā par šām Teslām, ko viņi SpaceX. Viņš kaut kā teica, tā ir slikta ideja, kaut kas viņam nepatika. Tad Elons bija, viņš asē mācīšos, man žēl, jo es ļoti cienu šo cilvēku, un viņš man motivēja. Un dzirdēt, kā viņam nepatīk, ka viņš neatbalsta to, ka es mēģinu uzsūtīt kosmosā. Tas viss bija tā, viņa pusē. Tad viņš sāk tvītot. Visiem patīk underdog. Un tad viņš bija tāds, gāja pretī industrijai. Mēs tomēr varam. Bet man liekas, viņš ir populārs un viņš cilvēkiem patīk vairāk kā jebkad, man liekas, šobrīd. Man liekas viņam ir vairāk fanu, vairāk hateru. Jā, iespējams, jā. Viņam nesen bija kāds episkais video, kur viņš... Ko viņš tur sūtīja? Boba Igeram pateica, jā, Disney čālēm, viņš tāds, go fuck yourself. Go fuck yourself. Nezinu, viņš jau pateica, ka redzēja, ka viņš gaidīja, ka viss sāks aplaudēt, vai tāds, viņš tāds, go fuck yourself. Go fuck yourself. Viņš kā samūs, jo viņš bija galvā gaidījis, ka būs, viņš pagaidīs, ka beigsies aplaus, viņš teiks nākamo teikt, tagad tāds, fuck. Viņam bija arī smieklīgs appearance pie Joe Rogan. Viņš tā kā randomā dažos brīžos sāka smieties tā kā pilnīgs psihopāts. Viņš tīpa Joe Rogans ko vadīja, viņš tāds pilnīgi tā kā tāds what the fuck. Tā kā tu salacies, neesi dzirdējis nekad kāds tik skaļi smējās. Viņam viņš bļās ilgdienas smējies. Viņam patīk, ka tu esi tāds atslābinājies. Es vienalga, ko viņš pateiks, es sāku smieties. Nē, viņam tā kā genuinely bija ļoti smieklīgi. Varēja redzēt, tas bija tā kā viņš bija riktīgi kaut ko kekoju, viņš tā kā nevarēja savaldīties, viņš kaut ko var brēt. Viņam vajag dabūt šo te Marka Zuckerberga kaut kādu autismu coachu. Jo ir kaut kāda video, kas redzēja, kas analizēja Marka Zuckerberga ķermeņa valodu. Un tu redz, ka viņš ir to atslīpējis. Jo viņš arī ir džeks, kas agrāk bija kaut kā, viņa autismu nedaudz neveikls bija un kaut kādās pavisam agrās intervijās viņš ir tāds nedaudz, lupat. Bet tad viņš kaut kādā brīdī iegāja pilnīgā grindsetā, un tad tu redz, viņš kā robots ir izdarījis visas nianses, kas ir, lai būtu dominantam. Tur taisna mugura, pareizs leņķis kājām, rokas atvērtas krūtis uz pasauli, taisna mugura, skatās precīzi iekšā acīs, neizmanto stostīšanās vārdus, piemēram, ieliek pauzi, ja viņš kaut ko domā. Tā kā ej uz kaut kādu šito jiu-jitsu, lai tu varētu kur piekāt, lai tev būtu extra confidence. Izlaid video, kur kādu piekārdu, tā kā priekš PR. Bet cilvēkam tāpat daudz labāk patīk Elons Musks, jo tā kā viņam daudz labāk patīk kāds tā kā genuinely autistic, tā kā Elons Musks baigi, viņš tur baigi netā, viņš tā kā nepiedāvā tās ķermeņa valodas, kas cilvēkam stila viņš patīk daudz labāk kā Zuckerbergs. Es zinu, bet tagad, ka viņi tur par to kautiņu kaut ko tur taisīja, man liekas, Zuckerbergs dabūja daudz fanu. Viņš dabūja, viņš izraisīja Musks viņu par tiem skandāliem Facebookā un vispārējo par to personīgi, viņi jau, man liekas, cilvēki daudz neheitoja. Jā, man liekas, viņam ir bijis tāds comebacks arī. Jā, saka, viņš bija izaicināts, vai ejam izkauties. Es to izaicinu. Un Elons saka, davai pohuj, gan jau mēs nepiekritīsim. Viņš saka, davai, kad tieši tiekamies, esmu gatavs. Viņš saka, īsmā es netiek. Tad dabūt, kad no tevis nomīs, tu izaicināji, no tevis nomīs tāds, bet Zuckerberg tā kā bija šī dabūja. Un vēl viņam ir sieva, ko viņš satika, kur universitātē satika, aprecēja, ir palicis ar viņu un ir lojāls. Bet tas ir plus sievietēm, bet čaļiem tas būtu mīnus. Es huizinu, kā kuram teiksim, tad, kad Musks nesen bija pie štāta Erdogana, man liekas, vai pie kā, un viņš tur ir savu šo te dēlu paņēmis līdzi, tā kā, lai izrādītu Erdoganam, jo viņš tāds tradicionālo vērtību fujiks, lai pielīst viņam, man ir dēls, un es tu viņu ņem līdzi, un Erdogans viņam pajautāja, kur tavs sievi ir? Viņi tajā brīdī kaut kādiem dragijiem, San Francisco reivā spēlē. Man liekas, viņš jau savu viņu netika. Beigās vai tā nav tā bata, kas saka, tādu lūdzu, ļauj man bērnu satikt, ja es jums vēlos satikt, tu man neļauj. Viņš kaut bija Erdogana nes atrādīt viņu tādu, es vēlos viņus atpakaļ. Viņam bija kāda sieva pēc Grimes jauna vai? Viņam ir, man liekas, ne sieva, bet viņš uztaisīja bērnu ar kaut kādu savu, vai darbinieci vai kaut kādu, ne tā kā gluži sekretāri, bet kas kaut kādā uzņēmumā viņš strādā. Viņš taisīja sīkos. Bērns, deviņi vai cik? Jā, tas ir cool. Daudz bērns. Tā kā tu maksimizē ātri, ka kāds būs normāls, kā kaut kāds dažādām rasēm, dažādām sievietēm, no dažādiem socioekonomiskajiem backgrounds.
Vienkārši, ja tu vairāk uzstājies, jo tu mazāk laika pavadi. Jā, man liekas, beigās galvenais faktors ir nevis ķipa tā kā tavs sievas garums vai kaut kas tāds, bet vienkārši tas, vai tu pavadīji vairāk kā stundu dienā ar viņu. Viņam kaut kāds vidējais sīgais, ka viņš uztaisīs scēnu, ko vienreiz gadā viņus attiec. Aizsūt zūmā, tu vēl, apsveic dzimšanas dienā. Es aizmirsu, man šitās nāk kaut puika. Scēnu uztaisīt. Viņš kaut prasta nedēļas Zoom kāls ar visiem bērniem. Ko tu izdarīji šodien? Kas tev tība? Viņa asistentai blakām, note visu tā kā pierakstīt. Viņam patīk Lego, viņam patīk Batmans. Jā. Bet Nabaga Zakarbergam arī viņš netiek vaļā no neglītās sievas allegations. Viņam arī saka tavs sievas, tā kā vīrietis. Kaut čaļi tādu, posēdies, ja tu esi tik bagāts un tev tāds ūksī jau. Kaut citādi, un brāc īstenībā jauki, viņš nav pametis, viņš jau kopā tādu, es nezinu, tur bija divās pusēs cilvēki. Viena heitoja to, ka viņam neglīstīja, un citādi, neviens jauki. Es nevaru uzvarēt. Ir kāds tā kā slavenība, kas ir apprecējis kādu sievieti, ar ko nevienam nebūtu bijis problēmas. Un labs jautājums. Tādu, ko neviens nezina. Tāda jā, es slēptu vienkārši. Bet īstenībā, kas būtu tā kā slavena sieva? Ķipa tā kā bija, tā kā šis te, ne Harijs, bet tas viņa brālis, kas tagad nākamais karalis būs Princis Viljams, kad viņš to Keitu apprecēja, kas tā kā viņa jau tā bija, ķipa lēdī un tāda ļoti prezentabla, un tāpat Britiem bija tāds, viņai nav tās rojālās asins, viņa ir kaut tur ielas slampa. Jā, bet viņa beigās iemīlēja diezgan, jo tā otra bija daudz sliktāk. Jā, tā ir melna tāds. Melna, viņa vēl kaut disrespectful. Tas ir disrespectful, ka viņa melna. Viss tas smīgi. Man liekas, Bill Clintons jau visiem patīk. Viņa nav baigā ienaidnieki. Jā, viņa tāda, kas visiem universāli. Viņa nav kādā politiskā pusē. Es neesmu redzējis nevienu negatīvu komentāru par Joe Biden sievu, ja godīgi. Nevienu sliktu. Viņam nebija kaut kāds sieva, kas nomira? Nē, viņam dēls nomira. Man liekas, dēls un sieva. Man liekas, sieva ir dzīva. Nē, viņam bija cita sieva. Un šī bija auklīte. Pat Džila bija auklīte viņu bērniem. Viņš sagāja viņu kopā. Nebija kaut kāds prikals, ka nomira viņa dēls, un tad viņa dēla sieva ar kaut kādu otru dēlu afēru. Otrs dēls sagāja kopā ar beigtā brāļa sievu. What? Jā. Tas gan liekas dīvaini. Jā, tas es kaut vakar aizgadu, ka nejauši kaut ko lasīju. Kas Hunters Bidens? Vai cits diezgan Hunter Bidens? Jā, Hunters Bidens. Man liekas, nav sieva. Vai viņš koļījās ar viņu vai kaut kas tam līdzīgs? Man liekas, viņš sagāja, jā, bet tas kaut viens Reddit komentārs, kas nav labākais avots, bet kaut kas zin, kā, tas, man liekas, ir ļoti, ļoti standarts sajiet ar vienkārši īru ģimeni. Es pieņemu, tā ir dinamika visās īru ģimenēs. Tāpēc, ja kaut kādos ciemos mazos bija ķipa, kādam nomir sievu, un tad viņš sajies kopā gan. Jā, ko darīs, metīs viņu jūrā ārā? Jā, es kaut labāko draugu, vai ko tādu, jā. Es arī atceros, ka kaut kādā bērnībā ar kaut kādas ģimenes draugiem arī bija kaut kāda līdzīga situācija. Es atceros, man bija likās jaucīgi. Bija jau viens pāris, un pēc kādiem 3 gadiem es redzu, tas jau ir pēc citu čauma. Un man tāds pagaid, ko? Viņi tad, jā, viņi izšķījās un apcējās ar viņu čomu. Tas ir lacīgi, tā nevar, tā bieži gadās, jā. Jā, un tāds visiem čil. Man kā bērnam tāds, bet tas nav, tas jau normāli. Bija tikko prikals arī Amerikā. Viņiem ir tas shows Good Morning America. Un tur viņiem bija divi šitie te hosti. Tas Regis vai? Kas? Nebija tas vecais, tas Regis? Nē, viņiem bija tur tāds, abi diezgan jauni un abi tādi ļoti harizmātiski. Džeks melnais un tad tāda blonda sieviete, man liekas, blonda viņa bija. Un viņi abi ļoti harizmātiski un tādi tā kā visiem ļoti patika. Un tad parādījās tas, ka viņiem abiem ir sieva un vīrs katram. Un tad parādījās tas, ka viņiem bija afēra un viņi krāpa savas otras pusītes. Un tikko es redzēju to, ka viņu tās bijušās, precētie, viņi ir sagājuši tagad kopā, ka viņi bondoja par to, ka viņas abas apis. Wow. Tas ir reāli kaut kāds Ziemassvētku filmas scenārijs. Katrs atrod labāku partneri. Jā, tu pamā kādu emocionāli savienojies, ja tāds, ka tev kā sieviete, tieši tas, no kā es baidījos, tas notika. Un viņš tāds, jā, man bija tas pats, es tagad nespēju noticēt. Tieši tas, ko es nevēlējos, tu, ko bija bondojies, un jā, tāds, vispār man viņš patīk kā cilvēks, davai pahuj. Jā. Tas ir kaut kāda kaka reklāma, YouTube ads, kaut kāds tā sniker vai kas, tāds apmainīsimies ar partneriem, Jā, un tur ir tāds, jā, vai mēs varētu apmainīties partneriem. Bet tikai uz vienu nakti, jā. Bet tikai uz vienu nakti, un tu kaut kāds šausāts.
Nē, es domāju par šo spēli, ko Par mēs spēlējam. galda spēli, jā. Un viņi tādi, man nepatīk šī spēle. Bet šis Adam 22, taču tagad ir uztaisījis to visu šauķibu, kur tā kā šo koļi viņa sieva. Jā. Un uzvarētājs nav vispār. Un tagad kaut kāds čalis uzvarēja, un es redzēju Twitterī tieši pirms kādas stundas tās, Adam 22, es izvērtēju, tu esi vislabākais, tā kā, viņš tāds, mēs varam iet tur augšā, viņš tāds, jā, jūs varat. Fucking insane. Gan viņš tagad aizies otru pusi, viņš jau man īstenībā bija laika pohuj pa viņu. Viņa tā kā, esmu tagad sūtījis. Boris tagad izsās, ka viņš straight up, viņu vienkārši pimpulā, tā kā produkti, kā viņam apnikus, viņš vienkārši tāds, jā, iet, nahuj. Es mums nopelnījis. Bet es domāju, tiem džekiem, vai viņiem ir tā, ka viņiem tas smadzeņu sensors, kas atbild par tādām emocijām kā greizsirdība un vispārējais, vai viņiem tas ir pilnībā atsaldējies, ka viņi neko nejūt, vai viņi vienkārši to nereāli noslēpj. Un te viņiem ir tas ik pa laikam izlec ārā. Viņš kāds naktī pamācās raudāt. Jā, pie spoguļa sāk un vienkārši daudz galvu pa cienu, līdz atkal aizmirst to. Plus viņš ir seksuāli fetiši lielā davā ģenētiski. Tas uzmē, ja tu esi kakals, tad labi iespēja, ka tev sensim vai vecām. Jā, tā seksuāli fetiši daļai ģenētiski. Tas pats, kas man patīk tāds, fuj, man sens tev paši. Fuj. Jā, atradu kaut kādu senču porn collection, tāds brīdis, šis man sagāja nākotnē. Es atradu vienu, kas bija maziņš, es atradu skapīt, ja bija tā kā viens no tiem, ko žirafa vai kaut kas tāds. Tur bija kā komiks, ka viņi pisās mežā. Bet, ir dažreiz tas, ka cilvēki saka, cilvēki meklē partnerus, kas atgādina, teiksim, viņu mammu vai viņu tēti, un tad ir tāds, tas nozīmē, ka mēs visi esam ritīgi, perversi, ka mēs tur mēģinam savu mammu atrast. Bet, man liekas, ja padomā 2 sekundes, tas būtu ir loģiski, ka tās lietas, kas tavam tētim patīk tavā mamā, ka ģenētiski tev noiet tas, ka tev patīk tāda paša tipa sieviete. Tas nav saistīts ar tavu mammu, bet vienkārši to, kādas sievietes patīk tavam tētim. Arī tas, visi tā kā Freida, tās teorijas par seksualitāti vispār, man liekas, pilnīgs murks, lielākoties. Viņš kaut kāds perversuls. Citas lietas viņam ir ok, bet tā kā tas viss, nezinu, doesn't make sense. Es vienkārši iedomājos kaut pirmo psihologu konferenci, kur viņš to pacēla, tā kā viņam bija tāds, šodien dienas plānā pirmais jautājums. Mēs esam atklājuši, ja tu bērnībā sit savus bērnus, viņiem būs mazāk atzīme matemātikā. Un nākamais, ko es vēlējos pacelt, mēs visi vēlamies izpist savus mātes. Kā jau mēs visi labi zinām, mēs visi vēlamies, kas jāizdarās, ko visi šai vēlās. Pīst savu māmu. Un vienkārši neviens nebija tajā brīdī gatavs pateikt nē, jo skaties apkārt tāds neviens neteiks nē, tad es arī neteikšu nē. Viņš ir krūtākais psihologs, viņš atklāja to kaut kādu superego vai, let's hear him out, let him cook, ķipa. Jā, viņš būs pīs kokus laiku, tad, loģiski, tu pat tālu aizdomāsies. Tos, ka pistu man. Zin kā, moš bija tā, ka kāds pateica, Klau, es negribu savu mammu izpist, un tā pāriem bija tāds, tad tu gribi manu mammu izpist, un viņiem bija tāds, nē. Tu vari pierādīt, ka tu negribi izpist savu mammu, ķipa. Nezinu īsti, nē, ķipa. Tu tikai apslāpē savas emocijas, ķipa. Jā, kas viens tas, savu mammu negribu pist, visi citādi. Mēs gan viņu visi pisām. Labi, neko. Jā, vairāk paliks mums. Es bļā man apspēju, labi, popi. Pieņemsim. Šī ziemas sezona ir pilnībā sabeigusi manas rokas. Viņš izstāsta kā opja rokas, viss tāds rāfis, pretīgs. Sāk asiņot arī. Drausmīgi. Tu kaut kas jālieto. Bepantens, piemēram. Nivea krēms varbūt. Bet tā, ka viņas jau ir tāds, ar bišku, ar kaut kādu tur ādu nogājuši nost, liekas, tos krēms smērēt kaut kā toksika, Viņš tev uzreiz kaut kā ieiet tiešām. Bet tev obligāti kaut kas jālieto. Ja tu esi podkāstēs, tad jau vajadzīgs, lai tu mikrofonu turētu. Tev jākop rokas. Jā, kaut kāds jēls rokas, pat jau kaut kādā janvārī. Tā kā Raimonam Paulam neļauj, viņš bija labs vārdsargs jaunībā, ka viņš teica, viņam neļauj vārtos stāvēt, jo viņš bija pianisās, viņš sapasīs. Un tad tāpat tev nav ļauts, nezinu, bez simtiem ir laukās, man jātā rokas, man kā podkāstē, man māksla. Bet tā ir, jā, es tieši mute jātaupa. Kaut kad pametu basketbolu bumbu, un es kaut kā ar mazo pirkstiņu, nejauši atsit pret viņu, man viņš salūza.
Salūz? Jā, un es turklāt nezināju, ka viņš salūz. Man likās to, ka viņš vienkārši Jo bieži izsit tādā veidā, tā bieži gadās. Jā, laikam nesalūz, bet jā, ka tur kaut ko izsit vai kaut kas tāds. Un, vai šitas arī bija mošta, kas slēpoja kročā, bet... Jā, bet man bija tas prikals, man sadzīja. Es nezināju to, ka man tur bija kaut kas slikts. Es aizgāju pie ārsta, viņš pateica, jā, viņš jau sadzīja, bet negluži pareizi. Un, ja tu pianists gribēji būt, tad... jā. Viņš kaut kāds uz otru pusi locās. Gan jau saugs pareizi. Bet mošiem viņš izlūst pietiekami kaut kā, varbūt var pēkšņi kaut kāds jauns nots dabūt, zin, ko citu nevar. Jā, ko tālāk tikt nospēlēt. Tas man šitam te Vlaģikam, kas arī bija 100 tonās, viņam bija roka, kura visu laiku lūza. Un vienreiz viens čoms viņam iemet kaut kādu bumbu, nesot basketbolu, vai ko, vienkārši salūza. Viņam 3 šeit bija salauza. Vienkārši instantly salūza, viņam ielikots metāls tur iekšā. Es nezināju, kā jauniem cilvēkiem, ka tev ģipā nevar kaulus atzīt. Viņš laiku lūst. Jā, viņam vienkārši kaut kā sanāca vienreiz salūza, to otrais, un tad viņam viņš kāz. Mēs kāzu naktī, viņš ķip sievu paņem rokās un abas rokas salūst. Bet tas skats, ka čalis pacēs sievu un nevis nevar, bet viņu fiziski salūst tie kaulus. Visties kā gļēvols. Viss čiltis. Kas tev palicis, tiem mēģina turēt. Viss ķip skatās jau tev viss kārtībā, tā ļanganām rokām. Sievi uzreiz not unattractive, tā kā vairs negribu precēties īsti, tā kā nožēlo izvēli. Ja mēs vizuāli pamanītu viesā, kā kāzās kā viesim, kā gals ceļ līgo, viņam salūst rokas, es vienkārši, tas būs mans top moments dzīvē. Jā, kāds vēl filmēs jau YouTube. YouTube varētu tādu klipu ielikt. Mums vajag uztaisīt fake, tas būtu smieklīgs video, vienkārši uztaisīt fake, jau visā, un tās tievas čalīs ceļ liela sieva, un abas rokas, Vloģik, vicinās. Man neskapēc, es nezinu, vai tas arī ir saistīts ar kaut kādu masku jauno content policy vai ko, bet man pēkšņi sāk rādīties kaut kāds gore uz timeline, ko rekomendētie tvīti. Un es nekad tādam neesmu labprātīgi, varbūt izņemot 13 gados, zinu, ka tas bija prikals, neesmu meklējis. Un tāpēc es pat negaidu, ka kaut kas tāds manā timelainā parādīsies. Man parasti rādas kaut kādu prikolu video, zinu, ķipa Džeks stāv uz ielas paslīd, nokrīt uz zemes, tāds Un es skatos to video un es īsti nepačekoju, zinu, kas tur account names ir kaut kāds morbid knowledge, un es ķipas par to nepastos. Vienkārši, video Džeks stāv, viņam pēkšņi ķipa kaut kāds break no mājas uzkrīt, viņš nosacīts, fuck. Es tikko actually redzēju nāvi cilvēku. Kudo, 2 meksikāņu čaļi, inčī, ko viņi būs izdomājuši. Ko viņi taisīs ēst? Viens izvildas motors dāģi un nāzi. Kas notiks? Vienkārši, Dievs. Jā, man parasti vēl tā kā rādz kaut krutie ķīniešu video, kur viņi kaut dīvaini dzīvnieku tais. Un es tādu skatos, un pēkšņi, nezinu, plīts uzsprāks, tādu nodegu. Ilons testē Waters. Skatās, vai tu būs tāds. To arī moši varētu ielikt iekšā jaunajā GTA, ko viņi padarītu nāves realistiskāks. Kad kādu nošoja, nevis viņš tur kaut ko aizlido projām, bet pēkšņi vienkārši čist saļīms, ķip tā kā bez dzīvības uz zemes. Viņš jau guļ, ķip tā kā cilvēks skrien klāt un mēģina viņu atdzīvināt. Jā. Tad arī moši vairs negribētos tā kā iet un šaut prostitūts no sevis. Es ārdījos, viņš brauc pār cilvēkam, ja šāva, visu kaut bazuku, vienkārši pieķalim pie sejas, tāds čauķi, iešauj bazuku, pats nosprāja, arī nomirst. Man ļoti patīk, ka vienkārši, tu tā kā psihogāti, vienkārši šauj pa visiem, tad nošauj mēģi un sāc pie, un jau ik pa laikam tā, es kaut ģipa tā, es jau spēlēju, 5. gātajā pēdējais, kas bija, es vienkārši, mājās uzblēju zāli, vienkārši šauj pa visiem nost, tagad vienkārši atslābinies. Nenāk meiteni, tā, kas skatās, ka viņi tādu, mēs vienkārši šeit, kulakiem nosīkot tādu, viņi tādu, ko tu dari? Viņš redz, ka es speciāli izgāju, kad nopļāju 40 cilvēkus, bija līdz jau... Kad savāc viņus visus vēl vienā vietā, nošauj tie kaut kā. Tas jau nereflekto man nekādā veidā. Es vienkārši, kad mīļa omē pieeja, tas Nē, tikai spēles. Un es eju tādu, es vienkārši čilo tāds. 2 sāliņas un joint uzpīpēs. Bija prikals tas, ka bērnībā spēlējot GTA ar kaut čomu, tu bija tāds, jūs spēlējat līdz nomirst. Tā kā nomirst dod nākamajam pultu. Un, tu paņem pultu,
pirmā lieta, ko tu izdari, sāc šaut cilvēks, tev jau tanki brauc pakaļ, mēģina nopizdīt kaut militāro līdmašīnu, nomirst, tad tavs čoms paņem pulti, kā piekšā Škodā ieslēdz radio, pēkšņi uzbrauc uz maģistrāls un vienkārši čilo, un tad tāds vietas nav godīgi. Tiešā situācijā, es biju tas, kas es tagad bļā izārdos, davai tu nākamais ārties, viņš vienkārši braukā pilsētu, apstājās, pie saikana apstājās, bļā, šis nav godīgi, es stundu braukāt, un ponā 2 minūtēm. Tu vari trenēties, tagad braukt tur, pareizi. Jā, es biju izmēģinājis, jā. Tā īsmā, nu jau pilnībā kopē visu, tad tu iemācījies kā Amerikā, ja tu būtu pie stūras Amerikā. Sampā tie bija uztaisīt kaut Latvijas mapu, vai tur nevarēja savas mapas taisīt? Man liekas, nevarēja savas mapas taisīt. Tas ir viens. Moš kaut kāds tikai objekts varēja pielikt un izmainīt kaut kādu vidi, bet ģip tā kā skolas taisīt. Jā. Es par šo jau, man liekas, kaut kāds pāris reizes pacēls to video. Liekas, krūta ideja uztaisīt, teiksim, Origo mapu CS-ā, bet tu zini uzreiz tavu drošības dienas pie durvīm ir. Jā. Ko tu plāno, jā. Bet Origo čistu būtu krūta mapa CS, tādā settingā. Ķipa, tur ir daudz kaut kādu līmeņu un viss kaut kā tur, varbūt jaut, kaut kāda hostage situācija. Es iedomājos, kā es šauju cilvēks no tās augšas, tā kā, kur centrālā stacijā ieiet. Es to neiedomājos. Teorētiskā scenārijā. Tu mums rādi visāds zīmējums, kur tu esi plānojis schēmas. Ķipa, ēka no augšu, tā arhitekts skatu punktā, tu mums rādīja un deva. No pulksteņa ar snaiperu. Ir mēs, bļāt, tā kā, teiksim, jā. Krievija tagad uzvar Ukrainā, pēc 3 gadiem iebrauka Latvijā. Mēs esam kaut kur 10 gadus karā. Kaut kā varbūt atkarojam, pazaudējam pusi no cilvēkiem. Un tad pēc 10 gadiem kodu izlaiž kaut kāds Call of Duty Eastern Front Latvijas. Un tu skaties, kā kaut kāds tev parādās YouTube'ā klips, kaut kāds FaceJacks 360 no-scope tais, un tu redz, viņš lec no tavas mājas jumta. Tā kā burtiski tavu māju uztaisīt perfekti 1-1. Kāpēc tagad nav, ja tu nesmu skaidrs, kāpēc nav uztaisīt viens tā kā Ukrainas, Krievijas kājas, ka tu izvēlies, vai tu esi drona operators, vai tu esi tas, vai tas, vai tas. Es domāju, paies bišķi laiks, jo, teiksim, kod CS arī ir kod cilvēki teikuši to, ka, tur teroristi, tas ir tā kā, un ko viņi tur arābiski runā, tas varbūt nav gluži pareizi, bet burtiski aiz Krieviem lielākā, man liekas, CS demogrāfija ir tuvajā austrumi. Jā? Jā, tiem džekiem ritīgi patīk CS. Es esmu terorists, Ir kaut kāda poza, un labi, tie ir kaut kāda pilnīgi stulba poza, ko taisa ko džek, lai parādītu kaut point, bet tā kā tur kaut kāds Twitter poll, Muslims, how would you rather be portrayed in Western media? As gays, women, transgenders, or as terrorists? Bet ģip tā kā visi liek terrorists. Tas mums ir based. Jā. Es salīdzinoši. Par ko iznāk kāds, tagad iznāca kāds jauns Call of Duty? Kas tur ir kaut kāds karš? Tikai sievietes, kas dīvā. Sievietes karo ar sievietēm. Jā, ģip Stokman trakās dienas. Sen nav bijuši. Slauki noslēg pirmās maržas dabūt. Shopping simulators, tagad truck simulator, ko tu uzspēlēji. Shopping simulator būtu inšīgs, bet tev 100 eiro un tev jāpaspēj kaut jaka paņemt, ja nekā cita paņems tev. Jāsmeklē dīls. Jā, dīli jāmeklē. Minīgajiem, vai tu vari iebāzt somā, ķipa ģērbtu vai iekšā drēbs. Jā, tu ķipa zakt, ja tu izdomā. Ne, bet jā, man liekas, tas Call of Duty, viņi tā kā taisīja vēsturiskās spēles, tā kā, un tad iznāca Modern Warfare, kas bija ķipa ar, modernu vai pat tā kā futuristisku ekipējumu, bet ķipa kaut kur tuvijos austrumos. Un tagad, man liekas, viņiem ir vienkārši random shit, un ķipa viss ir, futuristisks. Aha. Kaut kāds abstraktā. Jā, un viņam ir tā kā viss tas Fortnite-izācija, ka viņam ir kaut kāds skini, un Call of Duty tu vari kā Nicki Minaj spēlēt. Ķip ar visu laiku to milzīgo dirs. Jā. Tā kā tu ar snaiperu sēdi, ķip uz kalnu, un Džeks tevi skatās, redz, ķip kā izlien no zāles ārā dibens. Jā, iešā dibenā. Jā, tev tāds milzīgs dibens, ka jau pat neiziet tur, kur paliktu kaut kur vidū, ķipā dibenā vienkārši. Un es tikko arī redzēju vēl šodien, ka kaut kāds ir Call of Duty arī kaut kāds anime ieroču skins. Ja tu ieročus inspekto un tev pēkšņi projicējas priekšā anime meiteni, kas kaut ko dejo. Jā, tas ir modernais Call of Duty. Redzēju, būs weekendam koncerts Fortnite'ā. Nevaru sagaidīt. Bet žāk tie visās, tiešām tā visās spēles Fortnite'o, viņas paliek tādā stilā. Vajag vienkārši pohuļķipā.
Kādā bērnišķīgā? Nu, jā, vai vienkārši izvēlas komandu Call of Duty, vienkārši komanda mazlims. Vienkārši viņi saucās mazlims, pahuj. Vienkārši brūnfuļi. Whites versus blacks. jā, vienkārši whites, mazlims, blacks un vēl kāds turki. Tā ir savu komandu. Man liekas, ka tagad vienkārši sadalīšos spēlēs divās kategorijās. Bērni un autisti. Tā kā nav tāds tā kā pa vidu, vai bērnišķīgi, vai kaut kāds čoks. Tur šis tā kā īstais karš, man jāatrod lodes un tur jāzina ieroči. Vai kaut kas tāds. Spēlē, es nopirku Steamā spēli, ko tu cīni, Call of Duty, vai tāda stila, bet ASV revolūcijas laikos, to musketu un vienu lodi, tā ka es arī izšautu. Mountain Blade? Es nezinu, kā viņi sauc, bet jā, ja tur 2 lodus minūtē izšaut, un viss tā kā notēmē, netrāv, tad tu mazgā, izņem laukā, iet pulveri, tad mācīt ilgi. Šausmīgi grūti, tā kā visu, puses nemāk šaut, tagad es izšauju vienu, tāds, bļā, man jāmokais koki, bļā, man pus minūte, tagad jātiep visu to. Tāpēc viņam arī tās bajonētas tur galos bija, jo viņi izšauja 3 lodas, un tajā brīdī jūs jau esat viens otram blakām, un te jūs sākat durstīties. Tas būtu bailīgi, līdz bajonetēm aiziet. Tas ir bailīgs moments. Durstoties līdz nāvei. Tas mazs viltīgs Japāns, tas dusmīgs viltīgs. Viņi varētu darīt reach advantage, tu ko mēģini bakstīt. Jā, bet viņiem vieglāk man iebakstīt. Viņi prostiem ieročiem uzliek galās nevis šitās te nažas, bet uzliek iekšā 2 spēļu kauliņus. Un tā, ka jūs nonākat ceļu par ceļu, jūs vienkārši paņemat abi izmet kauliņus, tas, kurš dabūna vairāk, tas paliek, otrs aiziet mājās. Tieši tā. Tā bija laba spēle. Tā bija Mountain Blade. Tur vienkārši skraida apkārt par kaut kādu milzīgu lauku. Kaut kādi 100 cilvēki. Dažreiz vēl nesaprotu, kurš tavies, kurš nav tāds. Kaut man nenošauta. Man čoms viņa daudz spēlēs, ko skatījos. Vienkārši. Bija laiks, kad es vienkārši gāju pie kaut kāda čoma ciemos. Viņš bija riktīgs gamers. Viņš vienkārši tā kā spēlēja. Viņš nekad man nedeva vai kā. Bija tīri interesanti. Vienkārši negribējās mājās iet. Ko gribējās iehangot pēc skolas. Tu biji pirmais streamers, ko tu skaties savā mūžā. Jā. Tu biji vienīgais viewers. Es kaut kā ik laikam parunāju, vienkārši skatos. Jā, tagad čats. Ik laikam minot 2 eiro. Paldies, tu izdarīji. Kad viņam tev jāatbild, ja uzdod jautājumu, ja labs, es samaksāšu 2 eiro. Jā, man bija tāds, tu ar to izdarīt, mošs. Viņš tāds, jā, kaut ko izdarīt. Tas kind cool. Bet zini, kur ir modernais karš, Ukrainas karš spēlē radīts, atradīts, nezinu, kā tas skaitās, Robloxā. Es redzēju klipus, kur kaut kāds sīķis Robloxā. Es nezinu, tas bija saeditots ar kaut kādiem pēc tam efektiem, kādā Adobe Premiere vai kur, bet tur legit ir tā kā, zini, cilvēku kliedzienu fonā, visu laiku dreb ekrāns, jau kaut kāds bumbs tiek mētāts, tur viss ir šajā te miglā, tu neredzi tur 5 metrus uz priekšu, tikai redzi, kā tur kaut kāds uguns šaudās. Kas tie spēlē, viņam jāšauj, vai tu esi kā civilizotājs? Ir viss tā kā spēle, kur tu esi civiliedzīvotājs, tu pat nedabūsi. Ukraine Victim Simulator. Tev vienkārši ir jāslēpjas, tā kā zem dēļiem mājās. Kad šausmas redz visu laiku. Tagad šis laika artilērija, bet šķāja pilsētā. Sēd kaut kādā vilciena stacijā, Piemūs, kad lielā ēkā tā sautē diezgan safe. Plus mēs vēl pielikām tekstu ģeķi, pa šo nešaus. Jā, esmu Mariupolē, ak, Dievs, ne. Tā nav droši. Jā. Bet varētu būt interesanti, būt tā kā kaut kāda zombiju spēle, nevis tev jāmūk, mūc no orkiem. Moši tā viņi varētu atjaunot pēc kara Ukraina, tas, ka viņi licencē tas, ka tu vari izmantot viņu teritorijas un lietas, lai taisītu spēli. Mums taisīt par NFT visu. Metaversā Ukraina. Kersonas NFT. Jā. Ukraiņiem iedot visiem VR metaversā, kā pirms tam bija skatīties. Nē, tu tagad uztaisīt Ukraine. Kā ir civilizotais? Civilian. Jā, Civilian Ukraine War Simulator. Jā. Daudz Ukraiņu māks būtu dusmīgi. Es domāju, ka būtu. Un spēlē ir 2 opcijas. Tu vari vai nu palikt uz vietas un tu ej cauri visam karam, vai arī otru opciju spēlēt, tu vari maukt uz Eiropu un tad tā kā staigā pa klubiem. Jā. Jā, tad otra pusē tu aizmūs, kā šeit uzsēties. Tev jāstrādā kaut kādā Aldi Zviedrijā, un tā kā tev jārunā ar viņiem zviedriski ir to valodu, ko tu māki. Spēle paliek par truck simulator, kļūst par tāmbraucēju. Plus tev izmantot īstus upurus, kas bija tā kā no bildēm, tam līdzīgi, tu spēlē kā Ļona Simonov, tā tiešām kaut īsti, kas tad tajā ielā dzīvoja tāds. Šo nesmuki. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka kaut kāds fujaks ir CS16 uztaisījis, kaut kāds krievs uztaisījis.
Gan jau būs tā kā kaut kāds Among Us versija pašlaik Izraels Gazas karam. Ķip, tā kā tu iekšā un tev parādās, vai tu esi bērns, vai tu esi Hamas biedrs. Un tad ir IDF, tā kā Jack, un tad jums ir jāuzmin, kurš. Viņi būs lien pa tuneļiem tie spēlē. Among Us. Vento. Jā, Vento, jā. Tas kaut kas līdzīgs. Nē, tas Hamas, tu var būt bērnu dārzā, tu ieliec tunelī, un tu esi slimnīcā. Visi istabs vienkārši. Un tu esi slimnīcā, ka to fonā grūtniecis guļ. Tas nav tā safe. Jā, es domāju, tas Ukrainas pret Krievijas kara tā kā nebūtu tik interesants spēle. Tas, tā kā līdzīgi. Bet jā, kaut kāds izrēlieši pret palestīniešiem, varbūt tie ir fani, kā izrēlietiem spēlēt, vai ne? To ceļkots. Ķipa 1-10, kādiem futuristic weapons, kāds dome, ķipa tev apkārt. Tikai tu esi kaut kāds tā kā Fortnite un pretī kaut kādu prostu fuja, kaut kādu granātu vienu un akmeņiem. Bet viņš ir jābūt palestīnietiem, pēc tam tuneļiem tu lien, tā, ka tu pielavies aiz muguras. Es labāk būtu palestīnies tie spēlē. Tad līdzis kaut kā. Jā, bet ja tu spēlē kā 14 puisīs bez mājas, ir automāts. Jā, tur es nezinu, tā kā man liekas, viņiem ir bijuši crazy tiem IDF karavīriem, kas tur ir iekšā, jo visu laiku Hamas izlaižu kaut kādas video, teiksim, es tikko vienu redzēju, ka viņi ar kaut kādu, es nezinu, vai tas bija Džeks ģip ar kaut kādu GoPro spieras, vai tas bija kaut kāds viņa drons vai robotiņš vai kas, bet vienkārši no Hamas izlaists footage, kur kaut kas liena apkārt, šitam te uzceltam mazajam ciematiņam, kur kaut kādi tie karavīri nobāzējuši. Es zinu, kur viņi iet dirst toitajā, kur viņiem ēdiens izlikts vienkārši tā kā apkārt lienu un viņiem lupīja virsu. Vienmēr tu pēc tam tādu video redzi, un tu tur biji. Jā, tu sev tie video. Un viņi, man liekas, tur kaut kādas slāmatas liek viņiem apkārt. Viņi visi sēž tajā teltī un viņi tur saliek, zinu, kādas šos peļu slāzdas apkārt. Jā, tev daudz lielāks iespējas, ka tu biji Afganistānas, ka tu biji tieks vienkārši, tu biji pielavies, tās nav tik viegli. Ja tev bija drauns, kas maksā $50, tu biji visu ielīst bāzēs un tam līdzīgi, tā kā bija bailīgāk, jā. Ne, bet Afganistānā jau milzīgs priekals tas, ka Afganistāna ir vienkārši milzīga. So visi tie teroristi, viņi atrod kaut kādu kalnu, kas ir, nezinu, tur 10,000 kvadrātkilometru neapdzīvotā vietā, prostie kalnā ielien iekšā. Bet Gaza ir burtiski, cik tur Rīgas, pusrīgas izmērs. Tur ir 2 miljoni cilvēki. Kur tu vari uztaisīt kaut kādu militāro bāzi, ko Hamas aizies uz kaut kādu kalnu, uzcels bāzi, mēs esam šeit, uzmetiet bumbu šeit. Tā kā tas principā padoties. Ka viņi lien pie civilajiem, bet ko to citu iesāk. Tā nav nekāds cits, vai tu necīnies, vai tu šauji nahui no daudz tā mājām, pēc tam, ja tu šausmīgi grūti cīnīties, tā nav kā iesāk. Jā, uzreiz mēdījos visu tādu, mēs atkal šaujam bērnus, vai ne, vai ko tur ķipa. Jā. Es abas divas puses atbalstu. Jā, man abi ļoti patīk. Arī es esmu tiešām. Man žēl, ka man abi tom patīk, un jāšaujas viens otru. Man patīk laimīgs beigas, jā. Gan Palestīna. Paldies, Sim, ka atnāci šodien. Jāvaicā kā parasti, vai ir ko plagot? Nav ko plagot. Nākošais mošs būs. Drīz būs Ziemassvētki, bet mēs līdz Ziemassvētkiem noteikti ierakstīsim pāris epizodes. Tā kā jā, paldies, ka klausījāties un līdz nākamajai reizei. Tā. Sim, kā atnāci šodien. Jāvaicā kā parasti, vai ir ko plagot? Nav ko plagot. Nākošais mošs būs. Drīz būs Ziemassvētki, bet mēs līdz Ziemassvētkiem noteikti ierakstīsim pāris epizodes. Tā kā jā, paldies, ka klausījāties un līdz nākamajai reizei.